Latvija priekš manis personīgi ir labākā vieta, kur būt. Es nevaru spļaut trauciņā, kuras dzēra cilvēki. Meklē tos veidus, kā tikai, lai uztaisītu pēc iespējas nekādīgāku un lai pārveidot līdz pēdējiem šo ēdienu vēl joprojām nosaukt par ekleru. Tev nav jābaidās no tā ekleru. Cilvēki vienmēr skatās uz svaru zaudēšanu kā tikai uz ciparu, bet patiesībā, kad mēs runājam par svaru zaudēšanu, tu jau gribi zaudēt tikai taukus. Daudziem aizspriem par proteīnu pulveriem, vēl kaut ko. Skat, šie vistas šķiņķīši ir ritīgi olbaltumvielām bagāts ēdiens, un tu viņu var ēst un uzskatīt, ka tu esi fitness cilvēks, bet tu vari viņus ēst un uzskatīt, ka esi vienkārši parasts cilvēks, kuram garšo garšīgs ēdiens. Kā tev liekas, sociālajie mēdīji vispār cilvēka attiecības ar uzturu ir uzlabojuši vai tieši pasliktinājuši? Cik man šķiet, varbūt ļoti subjektīvi, bet tiešām man liekas, ka viņš ir pasliktinājies. Kas ir tāds underrated ēdiens, kas būtu jāpagaršo daudziem? Es esmu pagaršojuši garšīgu saldo kartupeli neceptu. Kas ir labāki pavāri, vīrieši vai sievietes? Gredzenu pavēlnieks, bībele un našķoties grāmatas. Man liekas, tās ir 3 svarīgākās grāmatas, kuras pirms nāves ir jāizlasa. Es pārspīlēju. Kā tev iet ar pirmajām 2? Gredzenu pavēlniekam esmu redzējis filmu un bībelē arī Kristus ciešanas esmu redzējis. Nē, bībelē esmu lasījis. Long live. Vai ne? Kulinārās industrijas titāns Latvijā, es uzskatu. Jā? Kā es pirmie teicu, Latvijas Gordons Remzijs tikai skaistāks un ar humoru izjūtu. Satura veidotāji, recepšu grāmatu autore un pats svarīgākais džima entuziasts. Arī. Kaut ko es nenosaucu? Tu ļoti daudz ko nosauc. Tu esi samuls, ritīgi. Labi, es uzkrāsos, es tādu bišķi nosaru. jo es vairāk par tevi lasīju, jo es vairāk iedziļinājos, jo vairāk tu man noved vēl pa kaut kādām malām uz leju. Jā, gribu vēl un vēl uzzināt, bet laiks man bija tik, cik man bija. Un, ja tu apstītos manu search history, man visur ir našķoties zāne rakstīts. Jā. Tā kā uztver to kā komplimentu. Bet ko es tam visiem tajiem tituliem gribēju pateikt pa virsu, pats galvenais, tu esi vienkārši sirsnīgi dvēseli. Jā. Tas man ļoti ātri jau pielipa, jo bez mazvai es pavadīju pāris minūtītes skrulējot cauri tavus sociālos mēdījus, un es jau sapratu, šī būs skaista diena, šis būs skaists podcasts. Labi, pietiks tev te marinēta komplimentiem, jā? Es ritīgi samarinējies. Iedod varbūt... mazu kontekstu tiem, kuri vēl tevi nezina, jo tevi zina ļoti daudz, bet varbūt kāds tiešām nav nekad mūžā bijis virtuvē un nav nekad nevienu ēdienu ēdis. Kad tev ēdiens kļuva vairāk par ēšanu? Tātad, kad ēdiens, ēdināšana, recepts, kurā brīdī tas kļuva par tavu karjeru? Kurā brīdī tas kļuva par manu karjeru? Tā ēst gatavošana ir bijusi tāda vairāk nekā vienkārši paēst un tad doties ārā no virtuves. Tā ēst gatavošana vienmēr ir man bijusi tuvu, kopš es sevi atceros. Burtiski. Un tā vairāk par hobiju un mazliet arī darbu, tas kļuva pirms kādiem 7 gadiem, 8, es nezinu, tu labāk zini. Tu domā, ka man ir visas pareizās atbildes. Varbūt, jā, es tiešām esmu ritīgi ar to, varbūt nošaušu greizi, bet tiešām kaut kādi 8 gadi, kad es kaut kādas tās savas receptes, kuras vienmēr man draugi aicināja dalīties, tad es tās sāku apkopot tādā neredzamā blogā, kur nevarēja īsti viņi varēja iesēčot pēc kādiem atslēgas vārdiem, tā kā viņi nevarēja īsti uzrakstīt. Es varēju nosūtīt tāds neglītus, garus linkus neētus. Un pēc kaut kādiem mēnešiem, jo man tiešām draugi rakstīja vienkārši naktī, Zāni, klausies, es tagad gatavoju to un to, kas man īsti bija jādara tālāk, ko lai es blablabla. Un tad vienkārši bija vieglāk to visu aprakstīt. Un tad pēc kaut kādiem mēnešiem es iegāju tajā statistikas tajā lauciņā un ieraudzīju, ka tur ir rītīgi daudz tūkstošu skatījumu tām receptēm. Viņas paši izrāda, ka tas mans izdomātais draugu loks ir rītīgi tūkstošos aizgājis. Un tad es vienkārši turpināju to bloga lietu darīt. Un tad es nopirku domēnu. Un tad man bija jāieraksta, es atceros, ka es sēdēju dīvainā un pie televizora ģimeni. Es domāju, kaut kas jāierakstīja pirmajā lauciņā, pēc tam nomainīšu to nosaukumu,
našķoties, whatever, un tālāk. Un tad sāku tā kā vēl kaut ko tur pierakstīt, un tad tāds vienkārši aizripoja. Wow, tas ir ļoti interesanti, jā, jo reti īstenībā dzird to veiksmu stāstu, ka viss sākās ar blogu vienkārši, ar hobiju. Tāpēc man tas liekas tik interesanti un ļoti prieks, ka tavi izdomātie draugi nemaz nebija izdomāti draugi. Ja? Tie ir īsti cilvēki, kas tiešām interesējās un redz, kā kaut kas bija tavs sirdslietiņa. Man liekas, visu, ko mēs darām ar tādu atdevi un ar mīlestību, tas pielīp vienkārši pārējiem cilvēkiem. Man tiešām man tā vienmēr patīk domāt. Nu, tā es arī dzīvoju ar to sajūtu. Ka, ja tas man ir salips, tad tas varbūt kādam vēl citam pielīp. Pareizi, jo man bija līdzīgi tādā ziņā, ka es arī tev pirmīt stāstīju. Man arī pielīp kulinārija no tā, ka es redzēju, kā citi ar mīlestību to dara. Un man liekas, ja tev ir labs tas pirmais skolotājs, viņš to mīlestību var nodot tālāk, un tu arī uzreiz izproti, tāpēc visiem patīk gatavot. Jā. Jo pirms tam man likās, gatavot ir vienkārši vairāk asociēts ar visu negatīvo, ar trauku mazgāšanu un visu. Nezinu, kas tur ir, es nagets māku izcept. Jā. Un to mīlestību var redzēt arī, starp citu, tavā skaistajā grāmatā. Es gribētu pateikt, viņi negribēja, lai es reklamēju. Es teicu, ne, es bāzīšu, šī būs nekaunīga reklāma. Tagad visi iepauzējam video. Būs sponsored ad. Jā, iepauzējam video, dodamies nopērkam šo fantastisko grāmatu, jā, kur jūs redzēsiet ne tikai Zanes, bet arī susuru un sieriņu mīļākās receptes. Jā. Fantastisks dizains un pie grāmatas vēl pieķersimies nedaudz vēlāk. Ja tev būtu sevi jāraksturo vienā ēdienā vai receptē savā, kurš tas būtu? Pirmais iedomājies tādu normāli McDonald's free kartupeli, bet vispār man liekas, ka es esmu tāds mīksts šokolādes cepums, kas izcepoties iekšpusē paliek mīksts, bet apkārt viņam tāda mazliet cieta maliņa. Tas ir garšīgs, ka tu to pagaršo, un iekšā ir šokolādes gabals. Vēl pārsteigumiņš ir iekšā, jā? Jā, es vēl pieliku klāt, tu būtu garšīgs proteīnu šokolādes cepums, jo tu čais zāli arī, jā? Un jā, nesen vēl, tas varbūt būs tagad tāds filozofisks jautājums, bet es guļu gultā ar sievu. Jā, es guļu gultā ar sievu, un zini, parasti, kad tu ej gulēt, rodās kaut kādas domas, idejas, un es domāju par tevi. Ak, Dievs! Nē. Viss kārtībā. Šī ir droša vieta. Labi, ka to pateici skaidrs, klausījās savādāk. Bet labi. Kā lai es arī jau, jā. Nē, viņi vāc, mēs guļam gultā, un es jautāju, ko atšķirās no tā kā našķis, gardums un kārums? Wow, tev gan dziļas domas gulēt tieši. un man Kitija saka, ej, taču vienkārši gulēt. Un es saku, man tas ir jānoskaidro. Es tā kā pats mēģināju. Vai tev ir ideja? Našķis, gardums un kārums. Jā. Zini, kas ir, man šķiet, ka tas ir kaut kas baigi ļoti līdzīgs. Es liktu viņus vienā maisiņā. Tagad jāiet pie latviešu valodas speciālistiem, jājautā, vai kādam ir aug kājas kādā citā valodā. Tur tā lieta, es to, protams, negribēju tagad put you on the spot, uzdot tik dziļu jautājumu, bet es tā domāju, kāpēc mums latviešu valodā ir tik daudz kārumiņu? Jā, un es neredzu atšķirību. Parasti es vienmēr varu izdomāt, Man varbūt likās našķītis, tas ir tā kā kaut kas varbūt vairāk aizliegts, vai, nezinu, panašķoties, vai es nezinu. Nē, man viņiem visiem ir tāda līdzīga konotācija. Viņi visi ir tā kā našķis, gardums un kārums. Tu ņem šokolādi, vai tu uzskati par našķi? Jā, par gardumu. Jā, par kārumu. Jā. Right? Jā, vai ne? Jā. Labi. Tad es domāju, vienkārši, jūs nevarēja atrast, es domāju, varbūt es tiešām jūtos. Bet vēl varētu būt vieta diskusijā. Vai ne? Ok, visi valodas eksperti, filozofi, palīdzat man. Jā, ja savādāk es naktī nevarēšu aizmigt atkal. Jā, ja es neuzzināšu atbildi. Nu jā. Un vēl, ja mēs jau iesākām runāt par manu sievu, mums bija nesen debata, mēs arī filmējām video, kur mēs gatavojām. Un mēs, principā, visus mūsu sekotājus sadalījām divās grupās, neapzinoties. Kad tu gatavo, tu daudz pagaršo.
Es Vai esmu nē? pādusi pēc gatavošanas, principā. Man ir iebjās, ka tā daru. Es nevaru. Es nezinu. Man ir sieviete tieši tas pats, un izrādās, ka jūs laikam esat vairākums, un es esmu tas jocīgais. Es visu pagaršoju. Ārpus, tu zini, cik garšīgi var būt cepuma mīkla, ka tā nav izcepta. Man nepatīk. Man pat, ja jaucu biespiena zaļumiem, es nevaru ciest, es negribu, es zinu, ka ir jāpagaršo ēdiens. Pat ja es taisu kaut kādu mērcīti vai kaut ko, es paņemu tādu karotes galiņu un pielieku mērķi. Tāpēc es nekad nevarētu īsti pieķerties tai kaloriju skaitīšanai tā par rītīgam, jo tā kā, Hani, cik tieši es varu ielogot 3 pirkstiņus ar kēksa mīklu, līdz pievienoju pareizā daudzumā cukuru. Labi, ielogot. Jā, zin kā var. Tā kā otrādi, tas man veidojās tāds tā kā reversā inteliģence. Ja es visu laiku logoju, teiksim, medus karotītes, tu jau vizuāli apmēram zini, cik liels, protams, tu kļūdīsies, loģiski. Labi, kā ar medu vēl tas tā piedodoši, tas nav tā kā kļūdīties ar majonēzi vai ar sviestu. Tikai ne majonēzes kļūdas. Jā, tās ir viens no briesmīgākajām kļūdām. Tāpēc, bet ar laiku tiešām, jo es arī īstenībā pēdējā laikā, es esmu svēris gandrīz 11 gadus pedantiski, tāpēc, ka man vienkārši interesē, un tas nav nekāds baigais čor, kā daudzi domā, jo, principā, gatavojot ēdienu, pieņemsim, tu ņem bļodiņu, es to bļodiņu pirms uzlieku uz svariem. Un tad viss, kas nāk bļodiņā iekšā, pieņemsim, es jau uzreiz zinu, kā aug bļodiņas svars, līdz ar to es zinu, cik sver produkts. Absolūti, tā kā, man liekas, tieši mēs to, ko iepriekš runājam, kad mēs katrs nākam arī no kaut kādas citas pilnīgi daļas, un tā kā, es pilnīgi apzinos, ka tas nav mans, es nekad tā kā, tas, visticamāk, ja man nebūtu kaut kāds liels tur problemātikas vai kaut kas tāds, droši vien tā nespētu izdarīt, vajadzētu izdarīt. Bet es pilnībā saprotu, ka tava arī tā nozara arī paģēra to, ka tev ir jāredz tas sīkumiņš. Man patīk vienkārši, jo, kā es vienmēr skatos gan uz uzturu, gan vispār uz veselību kā tādu, jo tu vairāk faktorus kontrolē, jo vieglāk. Tu vieglāk vari izsacināt, klausies, Edi, kāpēc man nav rezultāts, jā? Un tad tu vari atrast tos vainīgos, tur nezinu, varbūt tu ēd pa maz olbaltumvielas, varbūt pa daudz. Un, kā es saku, protams, ir jātiek vaļā no tas var aiziet apsēstībā, bet tu vari, kā tu nonāks pie tās intuitīvās pareizās ēšanas, ja tev nebūs sākumā tā informācija. Un varbūt mazais veiklais padoms, kas neprasa varbūt daudz informācijas, ja negalīgi negribam skaitīt kalorijas, es parasti skatos 2 kulaki šķīvī ir olbaltumvielas liesas, 2 kulaki ir augļi vai dārzeņi, un 1 kulaciņš ātrie ogļu hidrāti. Kaut kāds veselīgs tauciņš klāt, perfekti. Ļoti grūti tā ir izpausties ārpus tavu kaloriju ierobežojumu. Tas ir tāds, nav nekas jāskaita. Vienkārši samēra kulakos. Ir viens šķīvīts, apmēram 5 kulaki. Bet vistas filē, 2 kulaki. Lielākam vīrietim viņu vajag vairāk, mazākai sievietītei viņu vajag mazāk. Un vistas filē jau ir ļoti kalorijām nabadzīga. Kas tad tur beigās būs 250 kalorijas no vistas filēs? Pēc tam 2 kulaki dārzeņu. Arī tur beigās nekā nesalasās. Tu pārtrauc man, ja es runāju par kalorijām, jo savādāk mums tā aizies. Sorry, bet man interesē arī tava puse. Mēs varēsim viens otru paintervēt. Jā, man tiešām interesē. Tas jau ir galvenais, rast to sarunu. Redz, īstenībā, cik tuvu mūsu industrijas eksistē viena otrai, bet tomēr cik liels ir dažādības. Jā, par to, kad, paceļosim mazliet kulināri pa pasauli. Ja mums būtu tagad jānovērtē, tavuprāt, kur Latvija, tā kā mūsu kulinārās prasmes un mūsu vispār nacionālie ēdieni pasaules tā kā topā, kur mēs atrodamies. Ja mēs varētu vienoties, es pieļauju, kas tur ir augšā, ir itāļu ēdiens, visiem garšo, meksikāņu virtu, kaut kā no Francijas, bet galvas lieta, bet viņi skaitās krūti, viņi skaitās krūti. Itāļu visiem kotējas. Jā, Āzijas virtuve, kā tu vērtētu latviešu, gan mūsu kulinārās prasmes, gan mūsu nacionālos ēdienus? Tad es esmu, protams, ļoti subjektīvi, jo sākārtīgi patriotiski noskaņota, un es gribētu likt mūsu pašā augšpusītāju, protams, bet pieņemot, ka pasaule varētu varbūt neizsaprast gluži, kāpēc mēs esam ierindošies starp top 3 nācijām, kuras gatavo, piemēram, Itāļija un Franči un Latvija,
jo mums ir sklandrausis un Latviešu pizza tā ir. vai rozā zupa, kas ir ar raudzētu piena izstrādājumu. Un tāpēc iespējams, ka kopvērtējumā mēs nokristos mazliet zemāk, ja tā kā tas tiktu vērtēts no malas. Bet arī un par to prasmēm man šķiet, ka paliek labāk, mēs paliekam gudrāki un daudz ko iemācamies un redzam vairāk. Un iespējams tas visticamāk, es tā domāju, tas ir mūsu kaut kāds kultūra vēsturiskais mantojums, kas mums nav ļāvis redzēt mūsu senčiem kaut ko vairāk apkārt, bet mēs to mācāmies un mācāmies. Bet kaut kur dzirdēju tādu joku, ka Bolt kurjers pasmējās dzīvojot vienā dzīvoklī ar kaut kādu latviešu bālu. Nē, tur bija par RTU kojām. ka kolēģis pasmējās, ka latviešu tas garšvielu plauktiņš koju virtuvē sastāv no sāls un pipariem, kamēr viņam ir tā kā visa tā plējāda ar visam izskatījums. Un tā, es ticu, ka mēs varam vēl vairāk mācīties, ka mēs vēl vairāk varam nest kaut kādas jaunas garšas un būt mazāk kategoriski. Piemēram, es neēdu gaļu, tāpēc es neēdīšu soju vai tofu, bet vienkārši pagaršot, pamēģināt un mācīties vairāk, tā kā, lai veidot tās prasmes. Un jā, es kā patriots lieku mūs kā top 3, es blakus francūžiem un sviestam lieku. Man nav ko citu. Nē, ļoti labi. Es uzskatīju, jālepojās. Man ļoti patīk. Mums ir jābūt patriotiem. Jā. Kurš tad vēl? Jo kurš tad vēl? Mēs neesam mazi. Vai vismaz lepojamies ar to, kas mums ir. Pasties, mums ir skaisti, spēcīgas sievietes. Jā. Un mums ir Rosols, par ko mēs vēl nespējam izcīnīties. Tas zini ko? Lūdzu, nejautā. Lūdzu, nē. Tikai ne par burtiem. Nē. Es varbūt man kaut kur slimnīcā samainīja vai kaut ko. Man negaršo rasols un nekad nav garšojis. Un es nesaprotu. Jā, tas nav saistīts ar fitnesu, ar neko. Es pirms nodarbojos ar to visu. Es nezinu, godvārds. Varbūt man pasē, tur kāds kļūdījās, ka ierakstīja latvietis. Man tiešām negaršo rasols. Es nesaprotu arī. Es nekad neesmu saticis cilvēku. Tā, man liekas, ir pirmā reize, kad es publiski to pasaku. Un, ja varbūt šajam podkāstam būs daudz šitie te, sorry, aiz tev noraku. Varbūt es nemāku, bet ko nemācēt pagatavot? Nē, es esmu bijis arī dzimšanas dienās. Jā, man aicina. Un es esmu ēdis, bet man kaut kā, jā, tas viens no tiem ēdieniem, kas man nav uzrunājis, es nezinu. Bet, zini, gaumas lieta. Pa gaumu nestrīdās. Jā. Bet kā es teicu, jā, es arī uzskatu tas patriotisms. Mums latviešiem ir vienkārši vienmēr jārāda. Mēs esam daudz unikāli, te visādi interesanti frīki dzīvo mūsu valstī. Mums ir pa ko lepoties. Es varbūt negaidīju, ka mēs noiesim tādā mazā patriotiskā sliedītē, bet tu to burciņu atvēri. Pat vainīgi. Un es tev gribēju izteikt komplimentu, un man liekas, mums ir vairāk jālepojās. Ja? Jo man liekas, kā es redzu patriotismu Latvijā, ir bieži tas, kad mēs pienāk 18. novembris, jā, mēs tik dziedam dziesmas un skaitam dzejolīšu. Veči un dāmas, kas ir pārējās dienas gadā? Jā, esam lepojamies, mēs esam baigi forši. Es ļoti, vismaz reizi nedēļā es apdomāju to, ka Latvija priekš manis personīgi ir labākā vieta, kur būt. Kur es jūtos tik laimīgi savā Rīgā, kur es katru dienu eju un satieku tos cilvēkus, un tā kā satiekot uz ielas, papļāpāju vēl, es jūtos tik ļoti mājās, es jūtos tik ļoti labi. Kur vēl es arī netaisu nekādu saturu angļu valodā. Man neinteresē tā kā uz āru iet. Es gribu iet kvalitatīvi, bet tā kā šeit un mums, un jo mēs savā kultūrā vislabāk viens arī otru sapratīsim vēl kaut ko. Tā kā šeit ir man personīgi, un var cilvēku teikt, bet tev jau veicās, vai tev, vienmēr būs tā, vai vēl kaut kas tā kā, bet man, un nelikt, Latvijā nekā nav, bet tā kā, es nevaru spļaut trauciņā, kuras tā kā dzer, tā kā šī ir vislabākā vieta, kur būt, tā kā. Tu ļoti skaisti to pateici, un zini kā, tad, kad pienāks tā diena, ja, un, protams, kad cilvēki neredz tavu darbu, viņi neredz, cik gadus tu to dari, viņi pat droši vien daudz nemaz neizdomājas, viņi domā, tev tas viss nokrīt, tu vienkārši to grāmatu iedod, tu sāk pārdot, viss labi. To neviens neredz, bet, jā, cilvēki neredz to darbu, bet arī tad, kad pienāks, un es ticu, tev pienāks tas brīdis, viss Latvijā tev zinās,
Un viss Latvijā, visiem Latvijā būs šī skaistā grāmata mājās. Varbūt tu varēsi taisīt angliski, bet pat tad vairs nevajag. Ja? Jo citreiz ir otrādi, tiešām, kam tu to saturu taisīs? Tev varbūt ir 5 latviešu sekotāji, 0 sekotāji angļu valodā, ja? Un tu sāks angliski, un pēkšņi angļu visi tev mīlēs. Ja? Tas ir man ļoti, ne tikai par ēdienu mēs daudz rezonējam, bet man arī patīk tavs domāšanas veids. Super, man prieks. Labi. Varbūt palīdzi tiem, kas tikko varbūt savus virtuves gaitas vai gatavošanu kā hobiju uzsākuši. Kas ir tādas lielākās kļūdas, ko tu redzi biežāk dara nepareizi virtuvē? Kas visbiežāk ir, tāpēc arī tās grāmatas un pilnīgi visas receptes, kurus es radu, es rakstu tā kā saviem draugiem ar diezgan lielām atkāpēm no kaut kādas klasikas. Man ir svarīgi pastāstīt par sīkumiem, kuri citiem gatavot pratējiem liekas pašsaprotami, bet iespējams iesācējiem tā kā galīgi nav pašsaprotami. Ko es vienmēr iesaku, ir izlasīt grāmatas priekšā. Es mēģinu būt tik ļoti sakoncentrēta, bet tādās mazās rindkopiņās ierakstīt kaut kādus 10 padomus, kurus tiešām atceries. Par to, par kaut kādu vaniļas lietošanu, par to, ka tev nav jāiet bojā, ja tu nevar atrast vaniļas pupiņu pastu, bet tā kā viss kārtībā, dzīvē ir arī vanilīns, un vispār mūsu vecmāmiņas tikai to lietoja, un tā kā vēl. Ko bieži vien cilvēks sajauc, ir gatavošanas režīms cepeškrāsnīs. Tā gan ir lieta. Vienmēr viss ir jāgatavo, parasti ir augšs apakšs parastākais režīms, un tad cilvēki parasti eksperimentē ar ventilatoriem. Tā var iešaut auzās visbiežāk, jo tas paceļ temperatūru vienkārši automātiski, un tad tas viss nāk daudz brūnāks, cietāks, tā un tā. Tā varbūt tāda ašākā kļūda. Un tad ir tādas reizes, kad cilvēki atraksta tā kā Zāna, klau, man nesanāca šīs vafeles. Es saku, klau, Aija no Dobeles, vienalga. Izdomājam kopā, kas notika. Es saku, ko varbūt tev bija tas un tas un tas, kāda tev bija kāda tā tekstūra beigās, vēl kaut kas? Es saku, tā un tā, un es visu darīju, tā kā receptes. Klau, draudziņ, es rītīgi nevaru izfiškot. Es tagad iešu pastaigā, padomāšu par šito. Bet tā kā es zinu, ka cilvēki 250 ir uztaisījuši tās receptes. Vienam nesanāca. Es pat redzēju tieši. Es saku, klau, bet vai viss sastāvdaļas bija vietā? Jā, tas ir kā tos kviešmilts, vienkārši aizjūt to rudzu miltiem. Taču beigās šī nav. Aija, I will hold your hand. Well. Tā kā bieži vien, un to es arī ierakstījis pirms šajā grāmatā un citās par to, ka ir forši eksperimentēt, ir ļoti labi, bet citreiz tev ir jāpieturās pie tās rociņas un pie manis, un tad mēs ejam kopā, mēs darām šitā, un tad, kad tu esi apgūst to un izdarījis pēc tās pamācības, tad visam jāsnāk šādi. Bet tajā brīdī, kad tu tā kā bišķi sāc stūrēt to kuģi, tā kā baigi tālu no tā maršruta, izvēlētā ceļa, tad tu vienkārši vari iebraukt auzās. Auzās. Es redzēju, ko tu izdarīji. Iebraukt auzās. Tev liekas, cilvēku gatavošana pārāk sarežģīja vai uztver pārāk nenopietni tieši? Kā kurš citam ļoti gribas kontrolēt katru gramu un to, ko es arī saprotu. Un tad tiešām, ja tu ievēro to gramāžu, tad tev ir vislielākā iespēja, ka tāds rezultāts sanāks tāds, kā tas ir pierakstīts. Un tad ir cilvēki, kuri tā kā tīri, es negatavoju pēc šitiem gramiem, man šos gramus nevajag, kur ir krūzes? Un tad ir jautājums, kura ir krūze? Vai šī ir krūze, vai šī ir krūze? Mēs pieņemam to, ka mums krūze ir 240 ml glāze. Ir vai 240 vai 250, kā kurā vietā katrs arī vispār izšķir. Un tā, bet ņemot vairāk, es cenšos arī tās receptes, kuras es gatavoju, tās parasti nav tādas super cimperlīgas, un ja ir, tad es to pierakstu un pieminu, tad īstenībā citreiz var arī izbraukt ar to glāzes, to daudzumiem un kā pielīdzināt, kā pēc miltu. Bet tas ir interesanti. Tas no amerikāņiem radās, un ne no vienām no pirmajām pavāra grāmatām, man liekas, tas kaps, jā. Un man tas arī vienmēr licies, come on, tas tik abstrakti ir, tā kā, bet ja es nemaldos, tu varbūt zini labāk, tai pavāra grāmatai, kuras referencēs, nezinu, kā viņa saucās, bet viņai tas kap arī nāca līdzi. Man liekas, ka tā bija sieviete, kas sarakstīja viņu, un viņa šai grāmatai lika to kapu, jeb to krūzīti, viņa nāca līdzi jau pirkumam, un līdz ar to tad viss vienmēr atsaucās uz to vienu kapu. Man liekas, varbūt tas ir mīts, jā.
Bet tu vari ļoti labi arī pārvietot. Tev ir, piemēram, paņemt to tabu. Es to neiesaku. Tā kā visām receptēm jums ir svariņi, izmantot svariņus. Tas daudz drošāk un labāk. Bet galēji izmisumu vadīt. Ir taču visas tās tabulas, kur tu tā kā apsties milti, 240 ml glāzē, sver šitik. Tu vari tā kā šitā iziet cauri teorētiski receptei. Jā. Un Reizes, tā nebija aizdomājis. Tas īstenībā tas ir diezgan loģiski. Nu jā, tas ir labs padoms. Labi, runājot par padomiem, kas ir tādi top 3 gadžeti virtuvē, kas atvieglotu dzīvi? Es uzskatu, ka nevajag cilvēkiem vajag daudz gadžets. Jā. Es esmu apgadžetojusies kaut kādu gadu laikā, un man šaušalīgi patīk mans mikseris. Ārprāt, kā man patīk mans mikseris. Jā. Es tur daru visādas neiedomājamas lietas. Ko nevajadzētu darīt, piemēram, samoļu arī piemēram vistas fileju. Tas ir tāds lifehacks, kad viņš ir tik super spēcīgs, liels, gigantisks mikseris, metols un tad liela bļoda, un es vienkārši sametu piemēram vistas filejas, uzlieku lielo, gigantisko tādu arī metālu uzgali, un tu viņus vienkārši sataisi perfekti, tā kā pilnu bļodu ar tādām saplicinātām vistas filējām, un tad tu viņus tālāk lieto, kā tu gribi lietot. Bet, sakot, mīklas, visu, ļoti iesaku, kādam dzīvē ir liek līdzekļi, daudz brīvu laika gatavot, un ļoti gribas kaut ko, tad tāds liels miksers, labs asnazis. Jā, īstenībā. Trauku mazgājumā mašīna, protams, ar lieka greznību, bet ja tā ir, vienkārši mums nesen saplīst trauku mazgājumā mašīna, es uzskatu, ka laimīga attiecība pamatā iespējams ir trauku mazgājumā mašīna. Jo ir grūti dzīvot, ja tev ļoti... Bet vienalga, cepuru nosūnēs ievai, bet viņas laiku man arī ļoti demonstratīvi rāda, kā paņemt traukus un ielikt trauku mašīnā, es vienalga lieku izlietnē viņas, jā. Es nezinu, kāpēc, un es viņas nemazgāju. Es viņas vienkārši nolieku izlietnē. Bet tas man ir aizgājis kaut kāda slinkuma galējā pakāpē. Es slikti lieku, es esmu sliktais licējs. Es tā kā... Šķībi? Bija šķībi, kaut kur tur augšā karotīts. Tā kā. Jā. Bet, Galvenais, ka ir iekšā. Ko tu saki par airfryeru? Patīk, poši, lietoju, iesaku. Vēl nesen iegādājāmies šo Ninja Creamy. Ir, lietoju. Tikko vakar tieši izvilku vakarā 4. gadu kalpo. Bet viņš ir maita dārgs. Vai viņi katram mums uzdāvināja? Rītīgi nevajag. Tiešām rītīgi nevajag. Un ir jāsaprot, cik daudz tu to saldējumu patērē, jo tas ir rītīgs saldējuma atkarībnieks un tā. Tad jā, bet man baigi patīk. Un tad, kad plus 34 grādi un es apēdu pusi buņģu ar to Ninja Creamy, man piemetās drabuļi pilnīgi. Tas Ninja Creamy man vairāk uzrunāja tajā, it sevišķi, ja ir sacensību preps, jā, un tu gatavojies, un tad tiešām jāskaita kalorijas un viss kaut kas. Tu vari ideālā veidā ar grieķu jogurtu vai diezgan augstu proteīnu saturu un zemu kaloriju visādas saldējumus sataisīt. Tikai ar saldinātāju auglīšiem un grieķu jogurtu fenomenāli garšīgi. Es biju... Kā es vienmēr saku, tāds rītīgi veselīgs ēdiens parasti garšo 7, 8 no 10. Ir ok, bet mēs zinām, ka rītīgi taukains bekona burgeris būs labāks. Jā. Neiesim melot. Bet, ja es tikai saldējumus salīdzinu, labi, Ben & Jerry's varbūt būtu garšīgāks, vai kas man garšo Molberts Rīgā, man ļoti garšo, ak, Dievs. Bet mēs uztaisījām mājās, un es biju ļoti pārsteigts. Jā. Ja man nepateiktu, ka tas ir fitnesa saldējums, es neuzminētu arī. Es ļoti piekrītu. Man mīļākā garšiņa ir agrāk bija tāds jojo frozen jogurt Rīgā, un tāds jau aizvairās, un tad vienā citā vietā nav tāda mazliet ar skābumu piegarš, tas saldētais jogurts. Un tad es sapratu, ka tas samalts ķirsis ar samaltu grieķu jogurtu kopā un kaut kādu saldinātāju medu, cukuru, steviju, whatever. Un vaniļu tas garšo tieši pēc tā. Un tā kā, Runājot par restorāniem, par vietām, es kādreiz domāju svērt savu vaļā. Paldies, nē. Nē, tas nav, jā. Tas nav, tur tu nespērs. Gribu, lai tā lieta man sagādā prieku, lai tur ir kaut kāds vieglums, lai nav tāda... Ir atbildība arī šobrīd par lietām un tā, bet tā ir pārāk kaut kāda super liela atbildība, kas tev naktīs var neļaut gulēt, un tas tev neļaus gulēt ilgi un dikti, un tā ir tāda liela gaļmašīna, un tā vieta, kuras netīgi negribu doties. Es ar šito domu, es tagad neplānoju vērt restorānu vaļā, bet es gribētu ar laiku.
Bet jā, tu esi kaut kur arī strādājis, kaut kur Jā, es saku arī, es strādāju vairāk bārā kādreiz, bet tam bāram bija blakus restorāns. Un saka, es visu vienmēr naktī vēroju džekus. Un viņas kaut ko stāstīja, man ļoti patīk. No tā man virtuve arī ieinteresēja. Bet es vairāk, kaut kā es nezinu, man liekas vecumdienās, ka man būs jau lielākā zāļu ķēde visā Eiropā, pasaulē īstenībā, un man būs vairāk laika, tad es gribu vairāk ēdienu. Es saku, sievai vienmēr visādas idejas. Klausies, vienu dienu es saku, klausies, mums būs burrito restorāns, vai tad tas ir beigļu restorāns. Man tik daudz idejas ir, bet tik daudz idejas tiem restorāniem, es nezinu, kāpēc es spēlējos to domu, ne jau dēļ tā, ka tas būtu kaut kas nenormāli ienesīgs vai kaut kas tāds. Tāpēc, ka to es gribētu darīt kaut kad savās vecumdienās, bet tā doma, vienmēr tas gandarījums, kad es maz citiem cilvēkiem gatavoju, principā tikai saviem draugiem, bet tad es skatos, kā viņi ēd, un viņiem garšo, man ir tāds prieks, varbūt bija šī krīpī. Es atceros, mēs nesen arī filmējām ar sievu to gatavošanas video, un Robis ēd, un es filmēju. Vienkārši, es nezinu, tas ir kaut kāds, ir tādi, ko es saku, divi nenopērkamie prieki manā dzīvē, kas man vislielāko gandarījumu sniedz. Viens ir šis par ēdienu, ka es redzu, ka kādam garšo. Tāpēc, kad tā ir tāda svētība, tu ieliec savu laiku, pūles un visu, tas ir skaistākā lieta. Un ēdiens ir dzīvība, tu burtiski. Bet ēdiens arī bauda. Bauda, tas ir tāds piedzīvojums, kas daudz ko satver. Un viena no tām lietām ir ēdiens, un otra tas gandarījums ir, kad tu esi ar kādu cilvēku ilgāku laiku, jo strādājis kopā tās transformācijas, ko viņi saņem no zāles, no visu, kā tu redz, kā tu audzi kādu cilvēku kopā. Vienkārši, ka tu redz, vai tie ir nomest 30 kg, vai uzaudzēt 10 kg muskuļu masa, Un tas tie ir tādi divi gandarījumi manā dzīvē, kas viņi nav nopērkami. Tev ir divi gandarījumi, un viens tev ir īstermiņa, tāds ašais gandarījums. Pagatavo, wow, šeit ir un te ir tas, kur tu ilgi dzīvo, un tad tev ir apmierināts. Es gandarījumā dzīvoju. Tas ir brīnišķīgi. Ja mēs tev abi būtu garie gandarījumi. Man patīk, kad es reiz gadā uzkāpju kalnā, un tad viens gandarījums, un tad, kad cilvēks nomet 35 kg, vēl viens gandarījums. Cik ilgā laikā cilvēks nomet 35 kg? Labs jautājums. To īstenībā var aprēķināt arī attiecīgi, protams, kas ir šī masa, ko viņš nometīs. Cilvēki vienmēr skatās uz svaru zaudēšanu kā tikai uz ciparu, bet patiesībā, kad mēs runājam par svaru zaudēšanu, tu jau gribi zaudēt tikai taukus. Savu tauku masu. Tauku masu var arī aprēķināt, bet redzi, to jau cilvēki, kad kāp uz diētas, viņiem interesē kaloriju deficīts, un viņi tikai ķer to skaitli. Ļoti bieži ir tā, kad esmu redzējis arī transformācijās, meitenes tur zaudē 10 kg, bet neizskatās labāk. Kāpēc? Viņas zaudē arī muskuļu masu. Zaudēt muskuļu masu, tu zaudē arī kaulu blīvumu. Tu principā tikai ķerot zemāku skaitli, tu sabojā savu veselību un radi ilgtermiņa problēmas. Jo mazāk muskuļu masa, jo ātrāk noveco, jo tev ir lēnāks metabolisms, tad tu drīkst principā vēl mazāk ēst. Tā dzīve paliek vēl grūtāk. Tāpēc cilvēki pārāk maz, es uzskatu pārāk zemu vērtē muskuļu masu, cik ļoti tas palīdz notievēt. Un pārāk augstu vērtē to ciparu. Tāpēc, bet to var aprēķināt pēc formulas. Tāpēc tas standarta, ko es vienmēr saku, tāds domājam ilgtermiņā. Es zinu, ka tu gribētu rīt piecelties ar mīnus 10 kg tauku, un to visi gribētu, ja to varētu šitā izdarīt, kāpēc ne? Neiesim melot. Bet domājam, ilgtermiņā jau neiet runa par svaru zaudēšanu, bet ar to svaru noturēt. Lai tas nav tā kā nesagādā problēmas katru dienu. Taču neies katru dienu pusmaratonu skriet. Tas nav, ko tu darīsi visu mūžu. Līdz ar to sakārtot to savu uzturu, izveidot tādus pamatus, un tā muskuļu masa ir tas, kas tev palīdzēs ilgtermiņā ēst vairāk, un ja tu vari vairāk ēst, ir vieglāk notievēt. Bet ko es vienmēr saku, novirzījos no tēmas, ir apmēram kaut kāds puskilograms nedēļā. Izklausās baigi forši, bet tas ir tāds ilgtermiņā, to tik krīt no svars. Jo, zin kā es vienmēr saku, laiks vienmēr iet uz priekšu. To mēs nevaram apturēt. Paies viena nedēļa, otra nedēļa, paies gads. Tā ir tāda laba investīcija. Sāc investēt šodien. Un viss, un tad tu jau būsi to darījis tik ilgi, ka tas svars arī noturams ir. Tas nebūs nekas tāds, viss, ko es tagad darīšu bez diētas. Labi, tad 35 kg. Tas ir daudz. Tur vajag arī, protams, tas ir ilgtermiņa projekts, bet tās ir tās
tie mani lielie gandarījumi mirkļi, jo mums tiešām ir vairāk cilvēki, kas ir sākuši ar 3 ciparu skaitļiem, un tagad tu uzkāp uz svariem un redz 2 ciparus, tagadījās, kad tu redz, ka tās iepriekšējās bikses, kas tev bija, tagad izskatās pēc gultsveļas, tas ir tā, nu tā ir tik liela uzvara. Akal mēs sākām runāt par kalorijām, es ākstos. Kas ir tavuprāt, pa cik tu esi ar abām rokām ēdināšanā un receptēs un uzturā? Kas ir tāds underrated ēdiens, kas būtu jāpagaršo daudziem? Ko varbūt cilvēki neēd? Es esmu pagaršojuši garšīgu saldo kartupeli neceptu, vienkārši nokraukšķināt. Nē. Bet garšīgi tiešām ir arī tāds, bet vienkārši tad, kad tu mizo saldo kartupeli, pagaršo, kā viņš garšo, ko viņš Nopietni? Jā, tu ēd burkānu, bet burkānam? burkāna tekstūra, bet tāds arī tāds saldums. Kāpēc ne? Es varu pateikt no manas tāds, ko es bieži pārsteidzu. Nu, varbūt viņš nav tik underrated, bet tas ir mans brokastu burrito. Ko tu tur liec iekšā? Vispirms es apcepu bekonu un garšvieliņām, tad tur, kad tie tauciņi jau parādās, tad es lieku iekšā olu kulteni, sierus, 2 mozzarellas, fetas sieru, vienkārši ļauju tam visam smuki vienā masiņā sacepties. Tad es lieku iekšā pašā tortiljā, un, zin kā, pa to pāni palicies vēl tas siers, un vispāries, un to tortilju no abām pusēm vēl tajā sierā dzeltenā. Tur iekšā ir arī lociņi, zaļumi un viss kaut kas, un sagribējās. Super. Tā ir tāda viegla recepte. Jā. Nav varbūt pārāk fit, bet tieši tādam cilvēkam, kuram gribētos daudz olbaltumvielas un daudz tauki, tā kā vairāk sēd low carb, tas būtu ļoti labi. Tas ir, es tieši tikko man ienāca prātā, un es aizklausījos, un tagad arī parasti lasu receptes, es pērku tos receptes žurnālus, un tas iemesls nav tā kā tur meklēt receptes, bet tā kā es viņas gatavoju galvā, vienkārši izgatavoju un kaut ko tā. Izdomāju, tad arī mēs gatavojam tikko vienkārši kopā. Bet man ir tā bieži, ka es runāju par ēdienu, gribās aiztaisīt acis bez mazliet. Es tikai rakstu, mēs ātri pagatavojām. Bet kaut kādas vēl bija tikko iedomājusies tieši par produktu, kas būtu. Nē, es tev neko nenosaukšu tagad. Bet es atcerēšos. Tu jau man uzspridzināji prātu ar saldo kartupeli, jo es vienkārši viņu vienmēr cepu. Citais ir slinkais variants, es viņu izvāru, un tad saspiežu. Underrated. Man liekas, mums bišķi vairāk mēs varam uztaisīt mājās karamelizētu sviestu. Tas ir tas pats sviests, tikai tās olbaltumviļņas augšpusē viņas ir sakaramelizētas. Tas ir tas pats sviests, tā cena sanāk tāda pati, tikai tu viņu uzkarsē un sakaramelizē. Bet tajā brīdī, tad, kad tu to sviestu jebkur pievienos, tas viss iegūst tādu, tā kā to nākamo garšu, tā kā tādu karamelīgi, riekstaini, tādu superīgu piegaršu. Un bez tas pats sviests tikai mazliet citā veidolā. Un tad parasti draugi nāk ciemos tā kā, Zāne, tā kartupeļu biespat, kaut ko tu viņai izdari, ko tu viņai izdari? Pirmkārt, es nežēloju sviestu, bet es, piemēram, pielieku to karamelizēto sviestu, un tu vari tā kā pamēģināt tas savus scrambled eggs, tur uztaisīt. Tas var iedomāties. Jā. Pieņemsim. Jā, tā ir ļoti labi. Svīstu un ar sādo kartu. Tā ir ļoti laba lieta, es nebūtu iedomājies. Tā kā tu nodarbojies arī ar daudz satura veidošanu. Saturs tev ir ļoti daudz, kas ir ļoti, ļoti, ļoti labi, jo es saku, man bija interesanti tevi studēt. Un tu esi darījis daudz sociālos mēdījos. Kā tev liekas, sociālajie mēdīji vispār cilvēka attiecības ar uzturu ir uzlabojuši vai tieši pasliktinājuši? Draudziņi. Cik man šķiet, varbūt ļoti subjektīvi, bet tiešām man liekas, ka viņš ir pasliktinājies. Es teiktu, manā gadījumā ir uzlabojies, bet ja mēs skatāmies vairāk, un man liekas arī ir tieši vairāk, kā lai pasaka, bailes bez maz vai ēst vispār cilvēkiem, un ļoti daudz misinformācija ir par uzturu, un veidojās dažādi eating disorderi. Manuprāt, tur, kur man tas ir baigi. Man tas ir bieži vien sāpīgi skatīties un bieži vien sāpīgi klausīties, jo es ikdienā saņemu super daudz vēstuļu no cilvēkiem, tā kā es ļoti priecājos ar cilvēkiem sarunāties. Bet tas, kādas tās bailes es redzu no cilvēkiem, ir baila ēst. Es tam teicu par to ēdienu ošņāšanu. Un tad reiz vienkārši nav, man liekas, tā mums ir, tur, no tā, kur mēs baidamies, tur mēs ieskrienam. Jā. Vilka bēdz lācī ieskrien.
palīdz grāmatu autorē, šaušalīgai literātei. Es iztos, ka es lasu grāmatas. Tu pat Jā, vienīgi vēl tiku pirmā. Jā. bet jā, un tad tā Zāni, vai mēs, un es pilnīgi saprotu, mēs varam samazināt cukuru, un bieži vien tiešām manas receptes ir tāds no saldā gala un tā, bet tajā brīdī, kad cilvēki tā kā meklē tos veidus, kā tikai, lai neapēstu, lai uztaisītu pēc iespējas nekādīgāku un lai pārveidotu līdz pēdējiem šo ēdienu vēl joprojām nosaukt par ekleru, un tad es mēģinu to cilvēku saņemt, samīļot, Es to pašu. draudziņ, tev nav jābaidās no tā ekleru. Tā kā, I swear, apēdam davai vienu normālu ekleru. Man nepatīk, es iepriekš teicu, ka es super patriots un izmantoju tik daudz anglicismus, bet man tiešām liekas, apēdam to ekleru kopā. Neejam kopā pastaigā, man nav tā kā atļauj. Es pilnībā piekrītu. Es arī uzskatu, protams, ka tu neēdīsi katru dienu eklers un katrā maltītē. Nu, jā. Jā. Un tāpēc es vairāk fokusējos uz to, ja tu visu laiku ikdienā, kad tev nav jāēd tas eklers, tu ēd normāli un tu ēd sabalansēt, tad tic man, tas viens eklers neko nesabojās, un tu viņu izbaudīsi daudz vairāk. Jo savādāk arī, man ir tā kā arī uztura plānos, teiksim, citu fast food ēdienu, tā teikt, imitācijas, kā burgeru salāti, pieņemsim, bet tie burgeru salāti, tas nav burgers. Jā. Vai arī, kas man ir tortillas pizza, bet man liekas, tas nosaukums tortillas pizza jau nodod, ka tā nebūs īstā pizza. Bet nekad tas negaršos tik labi un arī nevajag garšot tik labi kā oriģinālam. Tāpēc, jā, ēdiens nav ienaidnieks. Un īstenībā, tu jau man te pirmīt iedevis, parādīšu kamerā. Kā es varu redzēt tagad? Kur ir labu dienu un labu apetīti, jā? Sanāk, var redzēt? Tur, tajā. Var redzēt, jā? Labu dienu un labu apetīti. Man ir ideja vēl vienam. Var no manis paņemt šito. No. Ko es vienmēr saku, man liekas, tas ļoti labi arī ies tev. Ko es saku klientiem, jo viņi vienmēr jautā, ēdī, tiešām tik daudz jāēd, jā? Un es vienmēr saku, aizveries un ēd. Aizveries un ēd. Tā ir. Tāpēc, ka ēdiens ir mūsu draugs, jā. Es mēģinu radināt cilvēkus pie 4 maltītēm dienā, pie diezgan lielām maltītēm. Jo tu vairāk ēdīsi, jo tu vairāk baros savu ķermeni, ka man patīk šis salīdzinājums ķermenis ir tā, ka tavs darbinieks, jā. Un jo tu vairāk labāk maksāsi, darbinieks labāk strādās, jā. Nevis otrādi. Es nekādā veidā nekritizēju cilvēkus, kas piekopja fastingu, un ik pa laikam tas arī ir fine, ja? Visādi citu veselības nolūku dēļ, bet es vienmēr uzdodu šo jautājumu. Ja tu vari nomest ar 4 maltītēm dienā, ēdot vairāk, ja? Barojot savu ķermeni un kustoties, un tu vari arī nomest ar 1 vai 2 maltītēm, kāpēc ēst mazāk? Nē, ja tev nepatīk ēst. Citiem cilvēkiem tas ēdiens izpild tikai šo funkciju. Citiem tas ir liekas traucēks. Es tiešām esmu satikusi arī tādus cilvēkus, un tas ir pilnīgi cita tā lieta. Man, piemēram, ēdiens ir tiešām tāds baudījums, gandarījums, satikšanās. Tas varbūt nav gluži pareizi, ka mēs katru satikšanos varbūt būvējam ap ēdienu, ejam pusdienās vai vēl, tā kā tā. Jā, es saprotu. Bet tur, tas traki apiet visas šīs lietas. Tad arī katrs ar svētkus ir jāuzmanās. Tad no Ziemassvētkiem ir jābaidās. Tad mums ir baigi daudz ienaidnieku. Vispār beigās vairāk cilvēki netiksies. Jā. Jo būs bailes norauties. Jā, tā tas ir, kas vienmēr saka, ēdiens nav ienaidnieks. Katram, protams, savu ēšanas paradumu un vispārējais. Jā, un katram kaut kas arī pielāgojas. Tiešām, mans tas dzīvesveids ārkārtīgi labi saskan, ka man ir ļoti salīdzinoši daudz ātro ogļhidrātu manā ikdienā. Un tas mans arī dienas ritms ir tāds, ka es kaut kur izkustinu viņus. Viņi man baigi godāt. Lietas viņiem strādā. Un man baigi labi viņi patīk. Un viss baigi labi notiek. Bet pašā laikā saprotu, ka tādam īpaši birojīgam darbiniekam varbūt tā kā vajag bišķi mazāk. Jā, protams. Okay. Atrod vienkārši to, kas strādā priekš tevis. Un tāpēc jau tāpēc, kā es to daru, es rādu piemēru. Es saku, ka noteikti mans variants nav vienīgais, bet es ēdu 5 reizes dienā. Es ēdu daudz, man patīk ēst. Es vairāk ēdu, jo man mazāk ir jādomā par ēdienu. Es laiku esmu paēdis. Augums izskatās tā, kā es to vēlos. Redzi, arī tu arī nebaidies no ātriem ogļhidrātiem. Tu izskaties super, tu rādi labi piemēru. Bet Zigas ēdīja šis baigi īstenībā ņirdzīgi. Tas skatījums uz to, kā mēs katrs izskatāmies, ir tik ārkārtīgi subjektīvi. Mēs iedzersim šotu par katru reizi, kad Zāna pasaka subjektīvi. Jā, davai. Tas ir tik subjektīvi. Es sev esmu visādos tā kā arī izmēros un vēl
Bet tas, ko es manam Instagramā saņemu, kad ziņas un ļoti bieži sievietes un čaļi raksta, ka, Zāne, tev tik laba forma, tev tāda laba forma. Klausies viņos. Un man tā kā, nice, forši, super, paldies. Un tad es ieju Facebookā un piemēram ieraugu, ka tur burdas pie tā paša satura, tā kā, kāds var uzrakstīt, tā kā, Zāne, var redzēt, ka šitā točā tikai bulks visu laiku. Zem maizes recepts. Un tad, tāpēc es dzirdu to kaut kādu komplimentu, bet tas ir tik subjektīvi. Mēs, tā kā, vienam mana forma var būt laba, vienam viņa var nelikties laba. Jā, kas vispār ir objektīvs? Kas no viss mūsu viedokļi ir subjektīvi. Jā, jo arī pavalkam apakaļ pie tās sociālo mediju tēmas, ir baigi tas standarts sačakarēts. Tāpēc, kurš ir standarts? Izstāst. Tur tā lieta. Tas labs standarts. Paldies. Zini, kā man liekas, tas, kad vienkārši tev baro saturu, kur cilvēki izskatās ļoti, ļoti labi, tā ir visiem mums, jā, mums rāda vairāk. Ja ceļš man vispār, ja es ietu savā Instagramā, man būtu pilns ar plikiem vīriešiem uz skatuves, jā, un visiem ir labāka forma nekā man. Kāpēc man ir tikai tā kā džima joki? Jā, un visiem ir labāks augums nekā man, un tad, ja es to uztvertu kā patiesību, tad man liktos, man ir vissliktākais augums pasaules, tāpēc, ka es salīdzinu sevi ar absolūtiem frīkiem, labā nozīmē. Bet es vienmēr tad, kā es sev atvelku apakaļ realitātē, un ko es nozīmē, kas ir tas standarts, es vienkārši, ja es tagad pastaigātu pa ielu un satiktu pirmos, 1000 cilvēkus, es tik daudz nesatiktu, jā, bet, Es nestītos daudz sliktāk par viņiem. Tā arī ir. Un īstenībā daudzas meitenes arī no tā cieši. Viņas iet uz zāli, viņas sāk iet uz zāli, un kas viņiem sociālajos mēdījos sāk rādīties citas meitenes, kas iet uz zāli un rāģo tikai tās krutākās bikīni meitenes. Un tādā veidā tu varbūt to savu vērtību pavelc uz leju. Bet kaut vai, es nesalīdzinu cilvēkus, bet ir interesanti, ka īstenībā tas ceļojums, tā iešana uz zāli, parasti sākās ar to, man nepatīk savs augums, jā, un es gribu viņu uzlabot, kas ir labi. Jā, neviens nav perfekts un vajag vienmēr tiekties pēc labākā. Tad tu sāc iet uz zāli, tev patīk savs augums, tu jau ej kādu laiku, viss ir labi, un tad tu sāc salīdzināt sev profesionāļiem, un tev sāk nepatīk savs augums, un tu esi neglīt un resni, un tā diagramma atkal noiet uz leju. Jā. Un ticam man, es zinu, pa ko es runāju, es gatavoju daudz meitenes sacensībām, kurām ir augumi, dēļ kurām cits meitenes nogalinātu. Bet tas, cik jāklausās, ka viņas ir esnas un viņas nejūtās labi, jā, tas ir tā kā es arī, Krista, kuras banānmaistu nogaršoju, es arī, viņa arī gatavojas sacensībām, trenējās pie mums, un ir arī treneri pie mums, viņa ir ļoti labs augums, un ņemot vērā to, ka viņa ir nesen tikai vispār to sākusi darīt, tur ir ģenētika satiekās ar smagu darbu, super. Un daudz meitenes motivējās un iedvesmojās no tā, un, protams, ka tas ir labi. Un tad, ja es dzirdu, ka viņi saka, es esmu resna cūka, man liekas, what the fuck, tu zini, ko tu dari, citi cilvēki uz tevīm skatās. Ja tev ir jārāda piemērs, jo, ja tu par sevi tā domāsi un teiksi skaļi, tad kā pastīties tam iesācējam uz tevi, jo viņš domās, pats viss tas smagais darbs un viss tas, lai es atkal justos kā resna cūka, jā, tas tārpiņš kaut kāds ienāk smadzenē, un man tā ir bijis vairākus gadus. Es vienmēr saku sievai arī, es sen esmu jūties slikti par savu augumu. Tā kā, bet uznāk tādi brīži. Ļoti labi adresē to problemātiku. Jā, un tad es mēģinu vienkārši analizēt, no kurienes nāk tā doma. Jā, kāpēc mēs tā jūtamies. Un tas jau ir daļa tā, ka mēs laiku savu salīdzinām. Mēs sakam, ka mēs nesalīdzinām, bet zemapziņā mēs vienalga to darām. Tāpēc vajag to reality checku. Izejam ārā, pastamies. Jā, mēs visi īstenībā, kas iet uz zāli, izskatās ļoti labi. Man tiešām, man ir tik žēl, un tagad arī saka, piemēram, par savu kolēģi, ja, tā kā ka tu vari sevi tik nelēkni runā. Tas, protams, nav ikdienā, jā. Tas ir tas, ko es arī dzirdu no cilvēkiem, kad viņi man raksta. Tā kā, un arī es teicu, man ļoti bieži novēlējumi no cilvēkiem tā kā, lai tev laba diena un lai tev neiet labumā. Man tāds. Viss ēdiens iet labumā, liec tam ēdienam strādāt vienkārši, jā, un augsts muskulīši. Bet jā, tāpēc ir labi, ja ir kaut kādi cilvēki, kas citreiz varbūt vienkārši attamborē tās lietas, kuras mums ir sajukušas tur kaut kādā nepareizā kritībā. Jā, tur tā lieta īstenībā tā zāle,
kaut kādā brīdī viņi vairāk tā iešana uz zāli, jeb tā sevis attīstīšana, kaut kad vairāk tā jau kļūst par mentālu spēli. Tu vairāk sāc strādāt uz iekšu. Tāpēc es vienmēr saku, mūsu iekšējā un ārējā pasaule nav atdalīta. Tu esi viens vesels. Ja? Ārēji tu arī parādi savu iekšējo pasauli, un tavs ārējais arī ietekmē tavu iekšējo pasauli otrādi. Ja? Tas ir tāds back and forth, ja? Tā kā uz priekšu un uz apakaļ. Nu jā, kā tu redzi, es esmu baigais mazbudžeta filozofs. Ja? Es visur mēģinu saskatīt paralēles. Kā es teicu, arī krustojās mūsu tās industrijas baigi. Jā. Kas tev tagad, skatoties uz fitness industriju, kas tev liekas tāds bullshits baigais? Vai ko tu nesaproti, vai kas tev riebjās? Bullshits vai baigi, ne? Bet es baigi neesmu tā kā ļoti kaut kur dīpdāvojos, varbūt tā kā tajās lielākais dzīvēs, bet es esmu pamanījusi kaut kur mūsu arī pašu vidū, kaut kādos tajos influenceros. Es arī nesakoju, arī nekādos sociālos tīklos. Tas nav gluži mans interešu loks, man interesē kaut kāda tur zinātne, vēl kaut kas, bet es kaut ko tur pastalkoju, kā interesants. Un es esmu pamanījis, ka ir kaut kādi cilvēki, kur tā kā ļoti izteikti tā kā vokalizē to, ka mūs jau neviens nesaprot. Mūs jau šajā pusē neviens nesaprot. Tā ir normāla dzīve, ko mēs dzīvojam. Mūs neviens nesaprot. Bet 2 storijas tālāk, tie cilvēki, tā ir vairākas, vienkārši reizes, tā nav vienreiz. Tas cilvēks tā kā ir izteikti homofobisks vai tā kā, un vienkārši vai tā kā kaut kādas citas cilvēku grupas tā kā bakst, tā kā publiski. Un man šeit tā kā, mīļie draugi, tas rādītāja pirksts ir apuzgriezīgs. Tu rādi uz vienu, bet tu rādi uz sevi. Tā kā beidz, tā kā tev neviens sliktu nevēl, ja tu citam nebaksti tā kā pa viņu. Jā, izklausās, ka citi cilvēki tā kā paši sev atgrūž un pēc tam sūdzās, kāpēc viņi distancējušies. Bet ir tie idioti. Man tāds, varbūt tā kā vienkārši nevajag tik ļoti bakstīties citiem. Vienkārši dzīvojam savu labāko dzīvi. Tā. Bet es tā ļoti es kaut kur to esmu vairākas reizes sev ierakstījis galvā, man liekas, neviens tev neienīst. Vienkārši nomierinies, beidz ienīst citus. Visticamāk, nevienam arī tu neinteresē. Tā ir ļoti bieži. Mums, bet, man arī citreiz liekas, kad filmējot kaut kādus video, man liekas, varbūt es bišķi pa bargu izteicos, bet no otras puses es vienmēr gribu teikt to, ko es domāju. Ja man tas ienāca galvā, tajā brīdī, gan jau tas bija jāpasaka. Un tad īstenībā neviens pats cirēs to nepamana. Vai to nemaz neuzsver. Tad man liekas, tas nezinu, kā nāk jauna diena, nevienam neinteresē. Un es pieļauju, ka tā arī pret kaut kādu tur īpaši trenētu, tumši apziestu ķermeni ir tā kā cilvēki, kuri to nedara, viņi nesaprot, kāpēc tas notiek. Tas ir kaut kāds arī informācijas trūkums bieži vien un vēl kaut kas pilnīgi cits dažādas pasaules. Bet jā, es kaut kur esmu novērojis tieši to, ka tie paši cilvēki citreiz veido tādu superpolaritāti. Mēs jau esam, kāpēc mūs uzskata par tādu, bet tie ir stulbi. Cilvēki ļoti bieži grib veidot vienkārši tos saucamos atbalsta kambarus. Ziniet, kas tas ir? Nē. Kā varētu vislabāk paskaidrot? Tā noteikti nebūs īstā definīcija, bet tas ir tā kā, ņemsim varbūt kaut kādu piemēru no dzīves. Pieņemsim, iztēlosimies kaut kādus dzērājus uz ielas. Jā, un mēs visu dienu ejam uz ielas, sēžam uz ielas, dzeram un sūdzamies pa visu pārējo pasauli apkārt. Un visu laiku mēs viens otram barojam vienu to pašu informāciju. Tas ir atbalsts kambars. Saproti, tu nemaz neej un nepaskaties, kā varētu būt savādāk. Jā? Tu vienkārši savām mašīnām te braukā, iet uz saviem darbiem, jā, un tādu. Vienkārši sūdzies, tas ir tas atbalsts kambars. Un ļoti bieži cilvēki neiziet vai nedzīvo reālā pasaulē vai neiepazīstās ar citiem cilvēkiem no citiem burbulīšiem, jo katrs mēs dzīvojam savā burbulī. Tu vari nonākt tiešām tādā atbalsta kambarī. Kas ir ļoti, ļoti bīstami, jo tev nekad nebūs tavs viedoklis, nekad nebūs tā rezonance ar citiem viedokļiem. Tu pat nezini, kas ir norma un kas nav norma. Tev liekas, ka tu zini, tāpēc, ka tu ar tādiem pašiem cilvēkiem esi. Tas būtu tāpatās, kā, iedomājies, es tagad dzīvotu kopā, nezinu, vēl ar 10 bodybuilderiem. Man nebūtu citi draugi.
Un mums liktos, kā tu pazīsti cilvēku, nē, viss filējas paņem, ak, Dievs, kaut kādi frīki, vai ne? Un otrs reiz pasaka, jā, vecīt, jājam iedzer proteīnu pulveri. Un viss, un saprotu, mēs dzīvojam tādā vienā atbalsta kambarī, jā. Tā ir ļoti bīstama lieta. Tāpēc man vajag arī, lai es arī nekļūtu pa tādu gaļas galvu. Man patīk mūsu podkāsts, ka es varu uzaicināt citus cilvēkus arī no citām sfērām, un tas man uzreiz paver acis uz visādām citām skaistām lietām dzīvē. Bet jā, ja jau es pajautāju, varbūt, kas ir tas bullshit, kā tev varbūt liekas, kas ir kaut kas foršs no fitness, tieši tā, no uztura aspekta fitnessā, ko varbūt vairāk cilvēku varētu paņemt? Uztura aspekta. Jā, labi, varbūt tas, ka es zinu, no malas, ka visi mēs tur svēram un skaitam kalorijas, varbūt baigi atbaid, bet kas ir tāds, varbūt, foršs recepts, ko tu esi pamanījis, vai kas tev liekas? Tas princips, ka tev vajag to ēdieniņu, lai tu strādātu. Es vienien satiku vienu foršu mūsu televīzijas personību, tādu lēdiju, un viņa saka, Zani, bet es arī eju uz džimu, tur ļoti daudz, un tā, bet es redzu, ka tev ir muskuļi, bet man nav vispār, man viņi nenāk klāt. Man tāds mīļāk, kundze. Mana profesijas specifika paģēra ēst. Un, mans ķermenis gatavs izmantot šo, kas man ir, un lai tu dabūtu savu to rezultātu. Un man tas vienkārši tā dabiski roku rokā sanāk. Un man tāds, bet tu esi maziņš skaliņš, es pieļauju, tos brokastis sastāv no pusolas, un tad jau tu esi tā kā pārēdusies. Vai, es pieļauju, ka vienkārši dažreiz bišķi vairāk jāēd. Tad tev jāparūpēs par to savu mašīnu, par to savu darbinieku. Tas ir ļoti labs, vienkārši padoms ēd vairāk, bet, jo ja viņi ēdīs, zin kā, tas noslēpums būtu, ja, protams, arī trenējies, radi lielāku intensitāti, bet ja tu vairāk ēdīsi, tu arī trenēsies vairāk, jā. Vai arī otrs būtu ēd vairāk olbaltumvielas, bet varbūt tas padoms ir pa sarežģītu, jo vienkārši ēd vairāk, visticamāk, tu ēdīs vairāk olbaltumvielas. Man patīk, cik tas ir simple, izklausās, bet tas var iet tālu ceļu. Jā. Ļoti skaisti. Šitajā grāmatā ļoti cilvēki, vai nākamā grāmata, parasti, kad kaut ko šīs grāmatas gatavojam, tad es nevienam to nestāstu. Arī ģimene būtiski šo te nezinu. Es gribēju nākamajā jautājumā. Viss stāsti. Es vienkārši ir forši darīt lietas klusumā, ir forši darīt lietas savā, tā kā iet to savu ceļu un ļauties tām domām, jo bieži vien tā kā kaut kas tev var nonest no ceļa un tā. Un tad cilvēki jau kaut kādus gadus spekulē, un tad Zani, vai tev būs tagad fitness grāmata, vai ko tu tagad darīsi, vai būs olbaltumviela ēdienu, vai vēl kaut kas. Un es saku, īsti nekas tāds nav plānā. Bet es šīs lietas nevaru izslēgt šo savu ikdienas kaut kādu racionu, vai kaut kādu tādu lietu, kuras tā kā ieliku savā tajā ikdienas ēdienkartē. Un man likās ļoti, ļoti svarīgi ielikt grāmatā nodaļu olbaltumvielām bagāti ēdieni. Es gribēju noteikti saukt par normāliem cilvēkiem. Mūsu dizainers, mākslinieks, mākslētājs teica, viņš superīgs cilvēks, ļoti, ļoti vietas un tā. Viņš saka, Zane, mēs nevaram šitā. Davai visiem cilvēkiem. Un tās recepts tur ir paskaidrojums par to, ka tas nav daudziem aizspriežam pret proteīnu pulveriem, vēl kaut ko. Skat, šie vistas šķiņķīši ir ritīgi proteīni, olbaltumvielām, labāk olbaltumvielas, nekā proteīns man šķiet cilvēku ausīm. Olbaltumvielām bagāts ēdiens, un tu viņu var ēst un uzskatīt, ka tu esi fitness cilvēks, bet tu vari viņus ēst un uzskatīt, ka tu esi vienkārši parasts cilvēks, kuram garšo garšīgs ēdiens. Un tāpēc es nevarēju to izslēgt, un tāpēc man arī likās svarīgi. Jā, tā kā arī tu ļoti labi, jo tu tiešām veido tiltu starp tām abām pasaulēm, kā tu teici, parastie cilvēki, fitness cilvēki. Nevajag arī domāt, ka tās olbaltumvielas tikai fitnessā vajag. Tas ir būvakmens katrai šūnai. Jā, ja tu kačājies, tev viņus vajag vairāk, jo ķermenim vajag vairāk reģenerēties, bet, ja tev kādreiz tomēr gribās speciālu sekciju, našķoties džimā, vai vienalga, to nosaukt, es labprāt varu palīdzēt. Man ir ļoti daudz receptus. Es pats rakstu receptus klientiem, bet man nav viena konkrēta recepte, jo es ņemu tavu kalorāžu un es pielāgoju viņu tev. Es jau nevaru visiem dot vienādi. Bet man ir ļoti daudz. Es skatos zelta likumus maltītē vismaz 30 grami olbaltumvielu. Tas ir, man liekas, tu kaut kur rakstīji vai kaut kur teici, es lasīju šito kad tev tieši vajadzētu 200 gramus dienā apēd. Es esmu normāls halks dažreiz tiešām. Ļoti labi. Jā.
Tas ir ļoti labi, tev ir pietiekami, tāpēc jau tie muskuļi aug. Bet, nu jā, par to radošo es gribēju vēl vienreiz. Tu teici, tu klusumā, tu noslēdzies, tas ir tavs, tā kā rakstīt grāmatas, tā ir tā tava zona, nosauksim to tā. Es arī gribētu, es izklausos, ka man te visādi projekti, es arī gribētu kaut kādu, nezinu, kaut kādā veidā apkopot, jo man liekas, es tās receptes aizmirsīšu. Man gribās vienkārši kaut kā apkopot un varbūt iedod padomu man un iedod varbūt padomu arī kādam, kas gribētu rakstīt vai nu savu grāmatu vai kaut kā, no kura gala sākt. Es vienkārši ņemu visas savas receptes un rakstu viņas, vai kā to atlasi, kas ir tā vērts un kas nav. Man tā domāšana sanāk kaut kā no otra gala. Kad es pabeidzu grāmatu, man ir tā sajūta, ka šīs bija viss. Es vairs nekad neko neizdarīšu savā dzīvē ar grāmatām. Šeit viss ir ielikts, šeit viss ir atstāts. Viss, paldies. Un tas ir pierādījies. Kopā mēs esam izdevuši 4 grāmatas. Tā sajūta bija pēc pirmās grāmatas, bet tomēr mēs tam ir sekošas vēl 3 grāmatas. Un katrā tajā reizē pienāk tas brīdis, kad ir pēkšņi saulainā, nesaulainā dienā. Es burtiski divas vietas atcerēties, kuras esmu 2 grāmatas izdomājusi. Abas 2 citu uz ielas. Un man atnāk tā ideja par to, ka es gribu tieši šitādu grāmatu. Tā bija bērnības grāmata, par šo grāmatu, par vienkārši našķoties. Un es tajā brīdī, es pēkšņi zinu, ka tai grāmatai ir jābūt šādai, tai jābūt tādai idejai. Sauc to par mūzu, nezinu, vai vienkārši kā prāts ir tajā brīdī atbrīvojies. Visticamāk, es vienreiz braucu ar riteni, vienreiz gāju ar kājām. Un tās tavas domas, kas tev kaut kur tur bijušas, viņas ir savījušās kopā. Un burtiski es aizgāju mājās un gandrīz 75% no visu satura rādītāju uzlikusi. Es tiešām tās lietas kaut kur, tāpēc, ka man dzīve par un ap ēdienu arī notiek, es par to interesējos. Man tā ir hobijs, darbs, sarunas. Tu man izstāst par kaut kādu burrito. Es dažām pa īstam iepriecina. Es gaidu. Bet tas kaut kur notiek. Tas pēc tam kaut kur... Es gaidu, ka tu uztaisīsi arī burrito. Zinu, ka mums ir vienkārši našķoties grāmatā ir šitan mums arī. Šijā mums ir brokastu burrito. Jā. Arī? Jā, ielas. Bet tāda klasika ar visu. Un jā, un tad tās domas kaut kur sanāk kopā, un tās reizes ir tiešām bijušas tāds, ka šeit ir mana ideja, un šeit ir jau viss karkas, un pēc tam to visu apaudzē ar komandu, ar labām domām, un visu pārējo, kā tas ir izskatīsies. Un tad, tāpēc tu piedāvāji citu variantu, kā par to domāt, un tas ir normāli. Un tad tavā gadījumā es pieļauju, ka, ja tev ir šī te vācelīte, tad tu dodies atrod izdevēju, un pasaki, es esmu tāds stilīgs čalis, man ir šitāds backgrounds, es visu kaut ko zinu, īstenībā esmu kur izglītojies, un man ir īstenībā varētu būt arī šitāda lasītāja, jo man ir tas, un es vispār neredzu iemeslu, kāpēc to Latvijā nevarētu izdarīt. Jā, es tev gribēju paslavēt, ka tev recepts rakstīt, tas var būt baigi, tā kā to nosaukt, plieka, zini kā, tu vari to izdarīt pavisam garlaicīgi. 100 grami tik, tas, jā, tur 200 grami tas, un viss. Ja uztais. Ieliec vēl kaut kādu bildīt, uztaisīt visu garlaicīgi. Jo tavs recepts, viņas negaršo pēc kartona, jā? Un man patīk, ka tu iepini stāstiņus, un tam tai grāmatai, kā lai pasaka, tā kā es teicu, bez mazai ir kaut kāds tā nav plika recepšu grāmata. Un tas ir, kā tu apvieno to radošo ar to noderīgo. Un redz īstenībā, cik daudz pagriezienu var būt, ja cik oriģināli var būt recepšu grāmata. Un tas, es saku, es paskatījos, un man tas diezgan iedvesmoja. Un ne jau tādā ziņā, ka es tagad tur dalīšos ar saviem stāstiem, jā, es tur nezinu, kačāju biceps un izdomāju brokastu burrito, jā. Jo mans biceps atgādināja tādu kādu. Jā. Bet vairāk to es sapratu, kad tagad tieši sarunas laikā man radās mūzes moments, kad varbūt mana recepšu grāmata varētu būt par to, pirmkārt, lai es saliktu savus veselīgās proteīna receptus un visu pārējo, bet lasot to grāmatu, tu pats izproti kalorijas, tu izproti intuitīvo ēšanu, tu iemācies man kulaku principu, vai ir vēl dažādas citas lietas, kā es mācu uz aci.
skaitīt. Un grāmatas beigās tu jau māki rēķināt kalorijas un pats uztaisīt savu uzturu plānu, kā no Lego klucīšiem. Es tikko sapratu, varbūt kāds to ideju nokopēs. Lai kopē, jā, ne jau mans recepts nenokopēs. Un vispār par receptēm es neuzskatu, ka ir viena oriģinālā recepte un cilvēki nekopē, viņi iedvesmojās tāpat kā mūzikā. Jo man arī ir bijis tā, ka es esmu strādāju vēl joprojām arī online, un daudz no maniem klientiem paši ir kļuvuši jau par treneriem, arī uzsākt savu online biznesu jau un strādā līdzīgi, kā es to daru, un tad ik pa laikam parādās kāda līdzīga recepte, kā es esmu devis. Varbūt es biju viens no pirmiem, kas to reklamēja, bet es neizdomāju grieķu jogurtu ar augļiem vai kaut kas, un tomēr citreiz cilvēks sūta, citu cilvēku storijas pasties, nokopēja tavu recepti. Būtu jau forši, ja man būtu patents uz to visu, jā. Zinu to sajūtu, jā. Bet jā, tā kā paldies liels tev par to, ka es tikko iedvesmojos un galvā saliku, kāda varētu izstīties mana uzturgrāmata. Man tiešām tas arī šķiet, es esmu kaut kur arī dzirdējusi vai tā kā arī interesējos par kādiem mūsu Latvijas cilvēkiem, kas un kā. Bieži vien cilvēku pašmērķis ir, es savā dzīvē gribu izdot grāmatu, un tas ir rītīgi labs, tā kā, ja tev tas ir, tā kā es gribu, man dzīvē, es gribu nosust čultku tur, kas tur to dēlu izauzināt un uzrakstīt grāmatu. Un tā, mans mērķis ir, tā grāmatai nav jānotiek, ja viņai, tā kā, ja viņa neklikšķ. Es gribu iedot maksimāli, es gribu, tas, ko es super bieži saņemu vēstules un cilvēkiem, kad receptes nestrādā, bet zini, man ir tavs pavārgrāmatas, un tā kā es esmu pirmais Remzijs, tur, nezinu, Ludzā, tā kā, wow, jo man ir svarīgi to recepti izdarīt tā, ka tev sanāks otrā pusē, un es esmu arī kaut kur pavazājusies apkārt, un es bieži vien redzu, kādā arī bieži vien paviršībā viss kaut kas tiek veidots, kā, tā kā tām fotogrāfijām, vai tur kaut kādam vākam, vai papīra izvēlē, vai fonta izvēlē, kaut kā netiek pievērst vispār uzmanību, bet man tas ir svarīgi, jo tas visas mazās detaļas nonāk galā, un to tikai var panākt ar to baigo gribēšanu, ka izdarīt vislabāko no sevis. Nevis tāpēc, ka es gribēju to grāmatu izdarīt, es gribu, lai tev viņi tiešām strādā, un lai viņi var lietot. Jā, jo grāmata pēc, tas varbūt citiem var likties tad vienkārši tikai kā statusa simbols. Ja es esmu grāmatas. Bet to var darīt, un to tiešām daudz cilvēku dara. Bet vai pirks to grāmatu? Nopirks vienreiz, un kas gribēs otro reizi pirkt, jā, vai otro. Bet ja tu prasi, tā kā, ko es ieteiktu darīt tam Es pilnībā piekrītu. Kas ir labāki pavāri, vīrieši vai sievietes? Kas ir labāki fitnesā, vīrieši vai sievietes? Sievietes. Paldies. Mēs šajā ēdienu pusē nešķiram. Ai, nedrīkst šeit politiski korektās atbildes. Trāki ir tās, kā jau mēs... Es to varu pamatot arī savējo, kāpēc es saku sievietes. Labāki tādā ziņā, kad sievietēm ir vairāk jācīnās, viņām ir grūtāk nekā vīriešiem, un viņām ir sievietes taisa vairāk kā ēdienas nekā vīrieši. Tas parāda, ka, lai arī sievietes ir dzimums bez pautiem, viņām ir lielāka pauta. Un es strādāju galvenokārt ar 70%, es gribētu teikt 70% man klients. Ir sievietes, un tāpēc man veidojās liela empātija, un sievietes, tu redzēt, kā man sieva, draudzenēm trenējās, es tādu intensitāti čaļu vidū neredzu. Man paliek bailes. Jā, uz skaļāko Rammstein vienkārši tā kliekšana un viss. Tāpēc, es teiktu, ko nozīmē labāks fitnesā, bet ar lielāku atdevi to dara no mana burbuļa un pieredzes, kur es dzīvoju, to dara sievietes. Statistiski vairāk pavāri, protams, ir vīrieši, bet man šķiet, ne tur tā vaina ir tajā pavāru mākslā un tajā, bet tieši tajā, ka tev tās ļoti garās stundas virtuvē, tas ir... Nezinu, man patīk savā virtuvē, es varu stundām un stundām, bet tajā brīdī, kad man tā kā no rīta līdz vakaram būtu jāizsniedz pie lodziņa visu cieņu. Es atceros arī virtuvē, kad čaļi arī nenormāli garas maiņas, sevišķi Ziemassvētku labs piemērs, restorāns, visu nakti pasākumi, tur maltīts iet meņu, vairāk pēc kārtas, 1., 2., 3., 4., 5. tiek nests ārā. Visu nakti čaļi rukā virtuvē, lai ģimenes, kas ārā restorānā labi pavadītu foršus Ziemassvētku vakars, pašiem vispār pat 12 stundu maiņas nav laika paēst uz grīdas, tur kaut ko ātri, kas tur palicies un kaut kas.
kaut ko tādu redzēt, tas bija tāds, es nezinu, man tas iesēdies atmiņā kaut kā tas mirklis, kā viņi tur paspēja paēst pa īsam brītiņam ātri, jā, un es tad to profesiju ieraudzīju no citas puses. Tas ir smags darbs. Neviens to nebūtu iedomājies, un īstenībā tādā vismaz, ko teikt, īstā virtuvē, kā es to redzēju, tad tur ir šefpavārs, tur līdzīgi tā kā armijā. Viņiem ir hierarhija, un tiešām tad diezgan nopietni. Tur ir ļoti maz no māksliņām. Māksliņas ir tad, kad tu izstrādā ēdienkarti, mēs varam par to parunāt. Tas ir diezgan brutāls darbs ir. Jā, un kā tā hierarhija no trauku mazgātāja līdz kaut kur uzkāp, ka tu vari vismaz salātus pielikt klāt, buķetu vai kaut ko tādu, tas ir baigi jānopelna. To es arī nezināju. Tas bija man tāds ieskats tajā visā. Tikai es gribu teikt, ka abi divi ir gana labi. Pārējais, loģiski, nav viens bet labākais. Biežāki tiešām ir tie kungi. Nav viens labākais dzimums. Man patīk uzdot jautājumus, kas liek pakustināt smadzenes, un man nepatīk, ka cilvēki atbild politiski korekti. Mēs taču neesam televīzijā. Saka, ko tu gribi. Saka, ko tu gribi. Bet es noteikti neuzdod šādu veidu jautājumus, lai dalītu dzimumus. Jā. Man bija nesen ierakstīts threads, kur man vairākas atbildes ieminējās par tevi tieši, vai man ir privāti rakstīt tev. Es biju ierakstījis našķoties vai izskatīties pēc našķa. Un tas jau nebija domāts. Man liekas, cilvēku uzreiz pārprat. Jo tu vari našķoties, taču, tiklīdz tu apēdīs vienu našķīt, kas tu neiztīsies pēc našķa, nē. Cilvēki, kas konstanti našķojās, vai kas konstanti izskatās pēc našķa, to es domāju. Jo man arī bija atbildēja, es aizmirsu, kā viņam bija vārds, bet viņš arī ir Latvijā uzturu industrijā, uzturu plāns taisa un pārdod Mārtiņš. Bidiņš. Un arī es domāju, viņš atbildēja, man likās, Dievs vecīt, tas pirmoreiz internetā. Es neju, vispār pretos. Bet tur ir forši, tur ir tik forši. Kā tur bija? Es neatceros precīzi vārdā, kā rakstīja, bet tur sportistiem vajag ogļu hidrātus un tā. Un loģiski, kā Dievs, es nezināju. Domāju, es neesmu bijis zālē. Man liekas, tur vienkārši nav vietas tādai garākai diskusijai. Jā, bet man patīk, jo zini kā, ja tu izsakies, gari izteikties ir viegli. To visu var. Pasties, es pļāpāju, baigi daudz. Bet, ja tev ir jāizsakās vienā teikumā, tad vienu frāzi ir ļoti grūti, un vienmēr būs divas galējības. Ja tu runās pa daudz, cilvēki pieķers, ka tu kaut ko pateiksi nepareizi. Ja tu runās pa īstu, neiedos pietiekami daudz kontekstu, un cilvēki paši pieliks kontekstu. Tā kā jā. Bet man ir, es uzreiz, tas bija tas interesantākais, man ļoti daudz cilvēku uzreiz našķoties zan, tā kā bez mazliet sakūdīs mūsu stulītās, jā. Bet ar ko es ar to visu gribēju pateikt? Tu esi atradus to labāko balansu. Našķoties un trenēties. Kas ir tavs tas life hacks? Kā tev tas izdodas? Es daru to, kas man sagādā prieku. Es esmu tik klišejs, ka teicu, es esmu visgarlaicīgākais cilvēks. Tu man tikko palīdzēji grāmatu sarakstīt. Kāds garlaicīgs cilvēks? Tiešām es daru to, kas man sagādā prieku. Man rītīgi patīk iet uz zāli. Man tiešām, es tur eju ar draugiem, es piesienos saviem džimbadījiem, es aizēju satikties ar savu draudzeni un uzkāpt vienkārši tāpēc, ka štajā te Tadžmahalā, bet vienādi sakot vienā no debesu skrāpjiem, jo uz Stairmasterā jau kāpēc ne? Davai parunājam, kā tev ietas ir? Dāvā, ejam. Es daru to, kas man patīk. Man pēc tam vajag to spēciņu enerģiju, jo es eju apēst savu bultiņu. Mana ikdiena ir apbūvēta par un ap našķiem un visādiem gardumiem. Man ir super haotiski ēdienkarte. Bet es esmu diezgan pieaudzis cilvēks un saprotu, ka man vajag kaut kādu pamatu tam visam. Tāpēc man ir super daudz olbaltumos, kaut kādas tur sagatavotas jau ēdienreiz, jo zinu, ka man arī tādas vajadzēs, bet paralēli man būs mani mūžam našķi, kas mani idzīs mentāli uz priekšu, fiziski atbalstīs. Tas ir ļoti labi. Īstenībā tu ļoti labi ieminējies par to mentālo aspektu. Man liekas, cilvēki baigi vienmēr, kad runā par uzturu fizioloģiski. Vairāk spēka, nomest svaru, uzaudzēt muskuļu masu, bet maz par mentālo aspektu. Vairāk varbūt emocionālā ēšana. Kā tevi ietekmē vispār psiholoģiski ēdiens?
Ēdiens man ir daudz par sajūtu. Un visu to, tā ir mana iedvesma, tā ir mana pašrealizācija. Es, piemēram, tas ir manas atmiņas, tā ir kaut kāda nostalģija. Es citreiz gatavoju, piena ķīseles puņķi, ja? Piena ķīseles. Tu zini, nav man taisīts. Puņķi. Nezinu, viņi īstās zvēru pēc sliktas kvalitātes puņķiem. Okay. Kas ir labas kvalitātes puņķi? Vienmēr saka tāds piena ķīseles, un zinu, ka vecmāmiņa viņu taisīja tieši ar vanilīnu. Nevis ar vaniļu, viņai bija vanilīns, un tas tieši garšo pēc tām atmiņām. Un citreiz es vienkārši pagatavoju piena ķīseli ar to ogu, nezinu, tur ievārījumu ķīseli augāt, un es tieši lieku to vanilīnu, jo man tas ēdiens, es gribu gan to garšu, gan to atmiņu. Tas ir daudz kaut kas, pastāst par uzturvielām, tur, piens ar kartupeļu cieti, principā, un ievārījumu, ja mēs tā visu izdalām. Nekā tur nav, bet tas ir kaut kas vairāk. Nezinu, es ar ēdienu dalos ar citiem cilvēkiem. Es papriecājos vai kaut ko eksperimentēju mājās, es to aiznesu. Tā lieta ir tāda, ka es dzīvoju Grīziņkalnā, un gandrīz visi draugi dzīvo būtiski 2 kvartālu attālumā. Un mums ir tāda ieieta taciņa, kad mēs atstājam viens otram ēdienu pie durvīm. Un tā kā, nevienreiz neviens īstenībā ēdienu nav nozadzis. Bet, un ja arī notiktu, arī. Un jā, tas ir kaut kāds arī saziņas veids. Tas ir veids, kā es pasaku, ka es par tevi atceros. Vai es zinu, ka tev ir grūti, vai tev tikko piedzima bērns, vai tā kā šitas tev varētu noderēt. Tas ir kaut kas vairāk. Man, nezinu, garšo bulciņas. Man šausmīgi garšo, garšīgs. Kā nepazīts, man liekas, tev ļoti garšo. Man nosauc, kuras man baigi negaršo. Man baigi grūti izdomāt. Mums ir bulkotavas austiņas, kur kad tu aiziet 11, 12, viņas ir svaigas, izceptas turpat. Tā kā es zvēru, viņi varbūt nav vislabākās uzturvielas, bet es uzreiz jūtos arī kaut kā mentāli labāk, un viņi paķer pa ceļam, ej tālāk un apēdu. Es tikko biju pie... Nē, tu tik instants tās. Mēs tikko bijām kalnos arī, mēs tāds bariņš aizbraucam snovot un slēpot, te cilvēki ir vienkārši brīnišķīgi jau paši par sevi, un šogad mēs ar draugiem ielikām katrs pa vienai austiņai ausīs, un pievienojam tam vizuālajam un tam ķermeniskajai pieredzē, ka tu vienkārši fantastiski brauc pa kalnu un baudi tos skatus, un tas tā kā kusties, un viss ir fantastiski. Kaut kādu to audiālo piedzīvojumu, ka tu tā kā kopā Spotifyā tajā, tu vari savienot, ka jūs vienlaicīgi viņi dzird, kā es pārslēdzu mūziku, un tā, un pieslēdzās, kas grib, bet mēs arī varam iekāpt savā gondoliņā un neko, tā kā sarunāties vienkārši. Un tad tā sajūta ir vēl superīgāk, ka tu tā kā klausies mūziku, un tad vienā brīdī ieskrien no kalnu kafenē un paņem preceli. Un es tā absolūtai sajūtu pārmērījumai pievienoju vēl savu preceļa pieredzi, kas ir tā kā... Kāpēc viņš ir garšīgs? Tā ir maize un sāls. Es nesaprotu. Es Vācijā dzīvoju slēgiem. Tas ir izvārīts vēl tajā soda sūnītes, piešķir viņam tādu vēl mazliet citādāku tekstūru, tas brūnos ir mazliet atšķirīgs, un tad saldsāļums augšpusē ar to, tā soda piedod to īpašo brūnumu. Nezinu, un tu esi uz kalna, elpo svaigu gaisu un vēl noloku preceli. Un tā ir tā kā, vēl tā kā tu to pieredzi padarīja vēl lielāk, jā, tā kā. Un tas ir ēdiens. Vai man viņa tajā brīdī, es viņu varēju iztikt? Jā, bet es padarīju to visu piedzīvojumu vēl labāk. Es vēl pieliku garšu tam visam. Ja kalorijas neeksistētu, kas būtu ēdiens, ko tu ēst visu laiku? To, ko es ētu šobrīd. Es zvēru, man liekas, ētu tā kā mazs ponijas ikdienā. Nē, ponijas neētu daudz bulku. Ko es ētu? Izmaiņa iedzīgs jautājums. Es tiešām neko nemāju. Es tiešām ēdu tik daudz, cik es gribu. Tev nav viens tāds favorīta ēdiens? Tas mainās ik pa laikam, ik pa brīdim. Ir kaut kādi saldējumi. Pēdējās 2 vasaras ļoti vajag to Oreo ripiņu saldējumu, kur tas cepuma un saldējuma attiecība, kā cepums un saldējums. Tos es ēdu arī Oreo cepums, ir tā kā, bet saldējums. Tieši to es jā, tas ir tas. Un tikko Austrijā es ēdu Ben & Jerry's, tā kā viņam tas kukīdau saldējums, un viņam viņš ir starp 2 cepumiem ielikts. Jā. Bet es viņus ēdu tik daudz, cik es varu apēst, un pēc tam es vienkārši vairs nevaru apēst viņus. Es baigi sev sakārnēju ar tām austiņām. Šorīt tieši arī viena sieviete rakstīja, kur var dabūt tās austiņas, un es viņai izstāstīju, un par viņām jau nodomāju. Tā kā šajā brīdī, piemēram, es labprāt nolocītu vienu gigantisku piespienu austiņu. Piespienu austiņu. Tur ir tik labas austiņas.
Nekas, mēs drīz varēsim kaut ko nolocīt, jo mēs jau arī vēl dosimies virtuvē. Bet pirms tam, kā jau tu teici, tu esi diezgan ilgi, jau labu laiku, jā, sabiedrības gaismā, kas ir vispār veidojot saturu, ja esot publiskai personai pa visu šo laiku, kas tev ir bijis visgrūtākais, ar ko tev ir jāsaskarās? Tie 5 hate komentāri, kur ienākuši 8 gadu laikā. Nu, ne. Tiešām tu nav tādu, tāpēc tā Tev arī heito, jo man liekas, uzturs visiem patīk. Ne, kaut kādā Facebookā viena sieviete, viņa šos nepatīk man nagu krāsa viedrai. Bet es zāru, tie ir smieklīgi tie apvainojumi. Agrāk pasenāk mani mulsināja. Es tā kā baidījos vairāk no cilvēkiem. Un es ļoti, es kautrējos no cilvēkiem, kad viņi man uzrunāja un tā. Bet tajā brīdī, kad tu tiešām sevi pieņem tāds, kāds tu esi, man baigi nav kur atkāpties. Tā kā es esmu tieši tāda pati uz ielas, kāda es esmu, tā kā visur citur. Un tu vienkārši nenoslēdzies. Tā kā bieži vien draugi saka par to, ka nu kā tu vari, kad tie cilvēki tev raksta, vai ka viņi tev uz ielas tur apķer vai aiztiek. Es tā kā vispār uz to neskatos kā uz draudu, bet tā ir nenormāli liela vērtība. Tā ir, tie cilvēki nepieskarās man tāpēc, lai man iesistu. Viņi man uzrunā, lai mēs parunātos par ēdienu, lai kaut ko pastāstītu. Tas ir tik bieži un tāpēc agrāk tas bija varbūt kaut kā mulsinoši, bet pēdējos gados tā ir vienkārši super skaista pieredze, kas ir, ka tu nenoslēdzies no cilvēkiem, bet tu vienkārši ļaujies tām attiecībām ar to, kas notiek sociālos tīklos, un tā, man tur ir pilns ar, tiešām, es tik daudz draudzīgām sarunām un to, ka tā, bet tas arī vienīgais. Es domāju, tas arī baigi, kā es jau pirmī teicu, pasakojot uz tavu nospiedumu sociālajos portālos, tevi baigi gaišā aura, un baigi grūti ir atrast kaut ko, kas kādam varētu nepatikt. Tā kā grūti ir kaut ko piesieties, jo tev tiešām nav ne hate komentāri vai kaut kas tāds. Ja ir, tad tas ir kaut kāds absurds. Un, kā es vienmēr saku, tādas īpašās sniegpārsliņas, viņas ir visur. Jā? Viņi atradīsies Facebook tants un Facebook onkulīši. Tā kā, un pie tāda sekotāja daudzuma, kas tev ir, tu vari sev uzsist pa plecu. Jā? Bet, jā, jo tā kritika kā tāda arī ir jāsaprot, ka nevienmēr ne visa kritika jāņem vērā. Jā? Tu neņems padomu no cilvēka, kuru vietā tu vienkārši negribi būt. Jā, tas man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Bet jā, tā kritika mums pārsvarā ir komandas ietvaros, kuru mēs lietojam. Tuvu draugu ietvaros ir kaut kāda kritika, kuru es piemēram lietoju kaut kādā profesionālā vai privātā ziņā, nezinu, tiešām, bet nekur arī tālāk. Iedomājies, tagad ēdienas neeksistētu, un viss, ko tu dari, arī neeksistē. Nē, tas ir klausies, briesmīgi. Vienkāršāk formulēšu. Kas tā dod vislielāko piepildījumu ārpus darba, ārpus visu šī? Wow! Viss kaut kas. Tā kā jūs minēju, tas attiecības, cilvēki, sarunas, kaut kāda izpalīdzēšana, iepriecināšana. Man ir pie mājas Rīgā vieta mazam mini dārziņam, kuras citreiz rakņājos. Man šaušalīgi patīk braukt ar vasaras dēli pa asfaltu. Es vienkārši jūtos fenomenāli labi. Tas man absolūti piepilda. Man patīk spēlēt pedulu ar draugiem. Man patīk iet uz zāli. Man ir vesela. Man ļoti patīk iepatīties ir pašaudīties šautuvē. Tas arī ir ārkārtīgi. Es arī gribētu. Pamēģini. Jā, es ļoti gribētu. Mums ir uzdāvināt dāvanu kartes, vēl neesmu aizgājis. Es uzdāvināju savai ģimenei, visiem Ziemassvētkos. Bet tam arī, man liekas, kaut kāda stigma bija, labi, arī atkarīgs kādu šautuvu tur aizēja. Bet tā ir interesanta lieta, kā tu arī to savu ķermeni var lietot. Es uz to tā skatos, kā tu atbrīvojies, kā tev trīc kaut kas netrīc, kā tas ierocis tev kustina roku vai nekustina. Un tas ir interesanti un man ir vēl kaut kādas pieredzes, kuras esmu pierakstījis, kuras es gribu izbaudīt. Man tā kā ļoti viss kaut kas, tikko mēs ar vienu meiteni sarunājam, kad iespējams mēs uzspēlēsim regbiju kopā. Tad, wow, cik interesanti. Es paaicināšu savus draudzenes, kurš tāds bišķi traks. Man patīk kalnos kāpt, man patīk braukt pa kalnu ar snowboard dēli. Un ir tik ļoti daudz lietas, kas man piepilda arī bez ēst gatavošanas. Es redzēju, jā, par visu to ceļošanu, kalnos kāpšanu. Tev ir kāds
mērķis, tāds augstākais kalns vai kaut kāda vieta, kur tu gribētu? Tā kā, nē, tev vienkārši patīk baudīt pašu procesu. Un tas par to, ka vecais labais garlaicīgais teiciens par to, ka jā, svarīgs ir gala mērķis, bet ļoti svarīgs ir ceļš. Tā kā mēs varam kāpt visu kaut kur. Galvenais tev ir tā superīga sieviešu kompānija, kuras ir tik ārkārtīgi vietas un tik brīnišķīgas un tik pamācošas un katra tik atšķirīga un viss tik pieņemošas, ka mēs varam kāpt, es nezinu, manis pēc iet apkārt Grīziņkalnam 100 apļus, bet tā kā arī tā pastaigi būs vērtīga, tā kā man vienalga, kur mēs kāpsim. Tas ir ļoti, jā, tas savs bariņš ar cilvēkiem, tas jebkuru pieredzi, tāpatās kā tā kaut vai rēšana pie galda, ja, vai kaut kas, jebkur dzīves pieredzi, mēs vairāk tā kā uzbūstojam, ja izdzīvojam caur citu cilvēku prieku vai klātbūtni īstenībā. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Nu, redz, cik tu esi daudzpusīga. Ja jau mēs runājam par cilvēkiem, varbūt ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kam tu pasakies visvairāk? Zini, ir tāds mīms kaut kāds, kur, man liekas, Snoop Dogs saka, I wanna thank me. Jā. Tas vajagais kretīns. Bet man ir, man nešķiet pašsaprotami tas, kas ir ap mani. Es tiešām, es nevaru izcelt vienu vai vairākus cilvēkus, jo gan tie tālākie tie, kas ar mani ir tur Instagramos un vēl kaut kur, mani tuvākie ģimenes locekļi vai vīrs vai draugi un visi. Un citu dzīvnieki arī ir ļoti liela daļa un paldies. Jā, bija sieriņš un susurs. Jā. Mentālā atbalsta komanda un draugi. Tāpēc vienu nevaru izcelt, bet jā, ir kaut kāds reizes, kad es īpaši cenšos. Es tik ļoti redzu vienkārši citus cilvēkus, un arī mēs ar draugiem diskutējām par to, kad es saku, ka es no rītiem eju uz džimu, un es tur redzu, piemēram, ir viens puisis, kurš visu gadu viņš nāk katru, nu tur īstenībā tā publika nemainās. Tur tā kā, mums ar vienu džimbadī ir tā kā iesauks visiem. Mēs zinām visi šitie. Mēs varam tā kā pilnīgi tos visus cilvēkus zina no galas. Un tad ir tāds viens čals, kas nāk kaut kādu gadu. Un es kaut kam saku, es redzu, kā viņš ir progresējis. Viņš nāk un es abrīnoju ar to regularitāti, kādu viņš ierodās, jo viņš iepriekš nenāca. Viņam bija kaut kādas tāda forma, un viņam tik laba forma, ka es baigi nelūru arī daudz citiem cilvēkiem. Bet tas nekas, tiešām ļoti novērp. Es varam jāiziet kaut kur, viņu apsaka, kā, wow, you showed up. Tu parādījies visu laiku, tā kā super malicis. Un tajā brīdī tie draugi teica, bet Zana, tu saproti, ka tas nozīmē, ka ja tu viņu esi tik daudz pamanījusi, bet tad īstenībā tu esi vienmēr bijusi klāt tajos brīžos. Un man tāds, nē, bet malacis ir viņš. Es teicu, viņš ir malacis. Un tā, nu jā, tāpēc tu saki, kam pateikties. Es gribētu ar sev labūšanas nolūkos un tā pateikties beidzot sev. Jā. Nu, jo tas ir kaut kā arī, jā, man par to jādomā. Loģiski. Vajag sev novērtēt, vajag sev pateikties. Es arī gribētu pateikties tev, ka tu nesabijies, ieradies pie mums šeit uz dziļo piegājienu, atbrauc uz saldu. Tev pateikties gribētu arī mūsu, mēs varam beidzot teikt, mums ir oficiāls sponsors pirmoreiz. Iedomājies beidzot 8. 9. epizode, kur mums ir šī? Vai tas ir Burger Kings? Burger Kings! Īstenībā kaut kas labāks no mūsu sponsora, pat cik zin, kā tu jau vēji uz zāli, ja? Un tev arī patīk gatavot, un zini, proteīna pulveris garšīgs, kas labi šķīst, ja? No. Man liekas, mēs tev ielikām šokolādes hazelnut, ja? Tu vari pastīties. Rekur skaista kastīte, ja, no Multifit. Multifit.lv. Šādi te, pagaid, kā nedziet kamerā šitā. Man īpaši garšo visas tās šokolādīgās, karamelīgās riekstēnās tās garšas. Multifit.lv. Šokolādes proteīna pulverītes, ja, es nokšu pagaid kaut kā šitā te. Es nezināju, ka būs dāvanas. Ko nezināju? Man tā patīk dāvanas. Tas būs tev. Tev būs tātad šokolādes proteīna pulverītes, kreatīns, vitamīns D un magnīs. Tā, man liekas, ir tāda standarta paka, ja, ko varētu, jebkuram palīdzēs zālītē. Tā kā, lai labi ceļās, varbūt, ja kādā receptē izmanto, ja, pastāst man.
proteīna pankūks es ieteiktu. Man liekas, tas ir tas, kas man ļoti Es laidīšu šito Ninja Krīmijā vispirms. ģeniāli. Super. Gaidīšu, jā, lai ietago. Mīļā sirds, visas kameras tavā rīcībā. Pastāsti, kas jauns gaidāms tavā dzīvē, vai vienalga ko? Viss, šis ir tavs moments. Paldies. Es nezinu, būsim vienkārši normāli cilvēki un nebaidīsimies no ēdiena. Bišķi pakustēsimies un darīsim vismaz lietas, kas mums vairāk patīk. Ja tādas nekur neatrodas, tad iespējams, ka viņas vienkārši jāmeklē. Un lūdzu arī uzaicini mani uz savas grāmatas atklāšanu. Obligāti grāmata, cooking shows, viss kaut kas. Jā. Tur redzēs īstenībā, cik mums daudz rezonējās lietas. Mēs it kā divās industrijās, kas ļoti cieši blakus vienotrai atrodas, un mums ir līdzīgs skatījums. Bet kaut kā tā vērtības sistēma vienkārši, kas tie ķieģelīši ir pašā apakšā zem tā. Jā. Kaut kur būs. Un es ļoti daudz jau sarunas laikā domāju līdzi, un man arī pavērās domāšana, un pasties pat radošā čakra atvērās, jā. Bija ļoti fantastiski, un varbūt, ja kāds cits vēl, kurš skatās un domā, bāc, reku forši ir iet uz to zāli, un reku forši cilvēki runā par to uzturu, un ja tu varbūt meklē kādu, kas tev varētu palīdzēt, ja tu vēlies pievienoties manai komandai, droši rakst augšā, Instagramā, Edijs Naumanis, jā, vai EN Lift Club, apskaties, iedvesmojies mūsu klientu rezultātus, Noteikti, obligāti. Vienkārši tas ir vispār, es nezinu, valsts nozīmīga lieta, ja piesakojam Zanai, ja neesam to izdarījuši, nopērkam visas 4 grāmatas, nopērkam šito, cik bija 2 dažādi, vai ne? Mums tad jāuztais stoks lielāks. Lielāks stoks, tūlīt būs vēl lielāks stoks, jo tūlīt cilvēki pirks. Un gaidām arī maisiņu ar manu tekstu, jā, aizveries un ēd. Tiešām viņas nav visiem arī jāiegādās. Tā, man tā šķiet, pasaulē pārāk daudz lietu un tā, bet es priecātos, ja cilvēki tā kā izdara tos secinājumus no sociāliem tīkliem, un tad viņi tā kā pataus to fizisko, un to būs vienkārši to fizisko, viņas var visur rīņškos izčamdīt, vēl kaut ko vienkārši, ja jūs redzat šo dzelteno vāku, vienkārši paskatieties, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs tur sapratām. Jā, un ja jūs pašam dijāt, tad jāpērk. Obligāti. Un vēl vienreiz, jā, šī nebija nekāda atmaksāta reklāma. Zane pat negribēja, lai es rādu. Es teicu, nē, šitā būs ļoti penetranta reklāma. Jā, ir jālepojās ar savu darbu, ļoti skaista grāmata. Paldies par visu radošo un gaišo, ko tu dari. Dāmas un kungi, šis bija dziļais piegājiens ar našķoties Zani, un mēs panašķojāmies garīgi, man liekas, šoreiz, un es uzlādējos. Apsē. Es tiku vēl pie banāna maizes, tā kā, sorry. Atslēgas vārds banāna maize, jā, es gribēju, dodamies gatavot. Paldies visiem!